kas tad ir tā lielākā problēma un kā viss ir aizgājis tik tālu, kas patiesībā nebija nekāda traģēdija, un ka tas viss, kas ar mums notika, viss patiesībā bija iepriekš vairāk vai mazāk paredzams un novēršams. Un tad es sapratu, ka tā mūsu lielākā problēma konkrēti Latvijā ir tas, ka mēs dzīvojam no rokas mutē. Lai vai cik mums būtu, lai vai cik mēs pelnītu, mēs vienmēr pamanāmies to notriekt. Un vienmēr tās ir vajadzības, mums vajag. Marketologi neļaus mums samelot, tu bišķi man samelot, kā strādā tas mārketinga speciālisti. Viņi no sākuma, viņi mūs tā teikt iepazīstina ar kaut kādu lietu, kuru liekas, vai nu šitā gan ir izšķērtība, pēc tam jau liekas, viņi mūs pilī, kamēr mums liekas, ne, nu šito es tā kā gribētu. Un jau vēl pēc kāda laika viņi mums ir dapiļījuši līdz tam, ka mēs jau saprotam, ka ne, mums šito vajag. Un tas arī ir tā mūsu lielākā problēma, ka mēs visu laiku jaucam tās savas patiesās vajadzības ar to, ko mums it kā vajag pēdiņās. Nu jā, un tas līdz ar to, nu labi, tik tālu jūs neredzēsiet, bet šitas ir cipargalvā. Tie, kas ir cipargalvas no jums, te ir tā nulles līnija, un te ir latvieša finansiālais stāvoklis, un vidējais latviešas finansiālais stāvoklis, kas es ticu, ka arī būs tajās anketās redzams, ka vairāk vai mazāk visi tomēr dzīvo pie tās nulles līnijas. Ja viņi nopelna, viņi iztērē. Ja viņi iekrīt parādos, viņi atrod veidu, kā izlīst no tiem parādiem, kaut cik necik. Un būtībā viņi visu laiku tur ap to nulles punktu arī tā kā tāda tenisa bumbiņa laikā. Un tā problēma, no kurienes arī, kā viņa ir radusies, ir tas, ka mums ir vēsturisks zināšanu trūkums. Konkrēti šeit, kad mēs esam no, būtībā, nu labi, tagad jau ir pagājuši 20 cik tur tie gadi, bet pa lielam mums nav tās vecākās paaudzes, kas mācētu vai paskaidrotu, kā īsti apieties ar finansēm. Viņi vienmēr ir dzīvojuši pie sistēmas, kura viņus kaut kā nebūtu uzturēja, un tur strādāja, cik tu gribēji. Nu labi, varbūt kāds tur ar haltūrām kaut ko piepelnēja, bet pa lielam viss tur bija tāds, ka dari, ko tu gribi, īsti ar naudu tāpat neviens nemāk apieties, un visi dzīvo kaut kā nebūtu no šodienas līdz rītdienai. Un, protams, ka iemetot mūs tajā kredītu aizņēmumu un tā tālāk, un visā kā virpulī mēs tā kā aptrakuši skrienam, grābjam, daram, un visu mums vajag. Visu mums vajag, un visu mums ir nepieciešams absolūti. Tālāk vēl arī ir tas, ka tad, kad cilvēki tā ir sākuši dzīvot, viņi būtībā ir viena daļa, kas negrib zināt. Viņš vienkārši negrib iedziļināties. Te iepriekš sarunās izskanēja dzīvojam vienreiz. Jā, mēs dzīvojam vienreiz. Un ir tas, ka bieži vien cilvēki vadoties pēc šī principa, viņi dzīvojam vienreiz, un viņam pa lielam es dzīvoju šodien, es nezinu, vai es rītdienu piedzīvošu, varbūt es iešu bojā, varbūt vēl kaut kas, un īstenībā pajāt. Es eju uz pilnu klapu, es daru, es dzīvoju šodien. Tas ir, nu, būtībā pieveram acis un mēģinām kaut kā nebūt. Nu, protams, sekas ir stress, bezcerība, nolemtība. Arī iepriekš jau sarunā tika pieminēts jau tas, ka ir tā sajūta, ka tu it kā pat pērkot jau pēc tam vajadzīgas lietas, tu visu laiku ir tā kaut kāda vainas apziņa, ir kaut kāda tas, ka tu īsti nevari saprast vairs, kas notiek, ko es varu, ko es nevaru, vai es varu, vai es nevaru, un nu, nepie kā laba tas nenoliek. Man ir, starp citu, man vēl nav pat 40, es esmu šitik sirms un liku valdu. Nu jā, un tātad salasījos grāmatu, ārkārtīgi skaists, smaidīgs amerikānis, ieraudzījos viņas tolaik lasīju daudz Amazonā grāmatas, un es viņa to grāmatu biju kaut kur ar vienu aci redzējis, un tajā brīdī, kad man bija tas izmisums un gribējās laist rokas, lai es atcerējos, ka es tur kaut kur vienu tādu biju redzējis, bet es domāju, ko var viens tizls smaidīgs amerikānis zināt par manām problēmām.
Un tur droši vien, es tā pie sevis domāju, tur droši vien būs kaut kāda runa par soļiem un vēl kaut ko, un jā, kā likts, es paņēmu to grāmatas to paraudziņu, un es sāku lasīt, un, protams, jau pirmajās lapās 7 steps, un skaidrs, jā, tūlīt būs atkal kārtējais leiputries solītājs, un tā tālāk, bet kas mani aizķēra jau tajā paraudziņā bija tas, ka, lai arī tur bija runa par tiem viņa soļiem, viņš uzreiz lika saprast, ka tas nebūs tā nav nekāda tur ātrās veiksmes schēma, tur nav nekā nebūs, šitas ir gadiem ilgs process, tas ir smags, tas ir grūts, tur ir jāstrādā, tur ir jāatsakās no savām iegribām, jāizliet sevi un tā tālāk. Un tajā brīdī es sapratu, ka varbūt tomēr tam ir kaut kāds segums, un tas varbūt tad arī ir kaut kas daudz maz ticams. Tad es arī sadušojos un nopirku to grāmatu, lai izlasītu. Un tātad, un viņa sistēmas, viņš nekur šo sistēmu arī vēl kas runā par labu šai sistēmai, ir tas, ka viņš neslēp šo sistēmu, viņam ir konkrēti podkāsti, katru darba dienu pa 3 stundas var klausīties, viņš visu šito stāsta, viņa saitā ir izlikti arī visi šitie soļi, un būtībā tas, ar ko viņš pelna savu naudu, ir, protams, ar tām grāmatām, ar pamatlīdzekļiem. Bet tie visi ir, tomēr palīglīdzekļies, tas vai pamatlīdzekļies. Palīglīdzekļies. Būtībā ar palīglīdzekļiem viņš pelna to naudu. Un tas ir tāda viena laba pazīme, jo ir vairāki arī kristīgi autori un veiksmes solītāji un kas tik vēl ne tur labklājības sludinātāji, kuri būtībā ir tāds atnāc uz manu semināru, samaksā naudiņu, un tad es tev izstāstīšu brāli Kristu, un tad es tev pastāstīšu, kā tu vari dzīvot pēc Dieva plāna un ko tur. Un tad ir tāds vienmēr vārds, nu kā tu vari, tev Dievs ir devis, un tu tagad to slēp no pārējiem saviem brāļiem. Nu, tas nav absolūti nerakstās kopā nekādā veidā. Tad šim džekam, viņam ir tāds, ka es viņu sāku lasīt, un tikai pēc tam es atklāju, ka viņš ir arī kristietis. Bet, nu jā, nu tas, ka viņš to neslēp. Viņa saitā daveramsey.com ir visi šie soļi, viss tur ir. Un tātad tie soļi ir tādi, ka pirmais, tas, ko mēs darām, tas arī būs lapiņās, ko Tomiks solījās pēc tam izdalīt. Bet būtībā pirmais solis ir mazais avārijas fonds. Viņu naudā viņiem tur ir $1000, mūsu naudā tas ir 500 līdz 700 eiro. Tas ir, teiksim, pielāgojot mūsu apstākļiem atkarībā no algas lieluma, tas mazais avārijas fondam viņam vajadzētu būt 500 līdz 700 eiro. Kas tas ir pa mazo avārijas fondu? Tas ir tāds, lai tad, kad tu sāc nodoties pilnībā šai te sistēmai, lai tevi neizsit no sliedēm kaut kādas mazās ikdienas ķibeles, noplīsis leduskapis, saplīsis sajūgs, pārplīsus ir iepa, nezinu, sievā ienāk paziņu, un man nav kleitiņas, ko vilkt ir vasara pienākusi. Zops sāk sāpēt. Nu labi, zops sāk sāpēt. Nu, lai tādas lietas, lai viņas neizsistu, šis ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs te pirms šā gada janvārī bija mums salidojums vienai grupai, kura ir jau tagad 1,5 gadu to visu noklausījusies un dzīvojuši pēc tā, nu, vairāk vai mazāk. Un mēs sapratām tajā, ka ļoti daudzi nenovērtē šo te pirmo soli, un viņi uzreiz lec pie otrā. Otrais ir parādu sniega bumba, nu, būtībā parādu atdošana. Visi uzreiz metās, it kā gribas viņiem tajā, nu, tā kā darbību jau kaut ko darīt lietas labā, un viņi nenovērtē līdz galam to mazo avārijas fondu, jo tad, kad tu esi iemeties kaut kamī citā, un tu tā kā ej uz pilnu klapi, un pēkšņi tev kaut kāds tāds mazs sūds notiek, viņš izsit no sliedēm. Viņš tā kā aizgrūž tevi pilnīgi citā virzienā, un tu sāc tā kā pirdiens vējā mētāties, ne šis, ne tas, un beigās tu arī atmet ar roku un aiziet vecajās sliedēs. Bet, nu jā, tātad šis ir ļoti būtiski, tie 500-700 eiro, un atkarībā tur no rocības un algām un tā tālāk. Otrais solis ir parādu sniega bumba, no mazākā uz lielāko. Pie parādiem tiek pieskaitīti visi mazcenas mobīlie, visas izmaksas, nomaksas, visi kredīti izņemu, līzingi, kredītkartes,
overdrafti. Viss izņemot. Pilnīgi. Arī mammai parāds, arī tētim parāds, brālim, draugam, vienalga. Viss ir tur izņemot hipotekāro. Jo hipotekārais kā likums ir tik liels, ka viņš vienkārši, tur tad mēs tālāk pa otro vienkārši netiksim. Bet izņemot hipotekāro, visi iespējami, visi parādi, visi ir tajā otrajā. Un kāpēc tieši no mazākā uz lielāko, tur es vēlāk pastāstīšu, vēl tur būs tāds, centīšos parādīt uz piemēra, kā tas notiek. Bet tā ideja kā tāda atkal ir, ka visa šī finanšu lieta ir 20% ir tikai nauda un matemātika, 80% ir mūsu attieksme pret to visu. Un atdodot mazāko, teiksim, jau dzēšot kaut kādus jau pirmos, tur mazākos tos parādus, ir tā sajūta, ka tu esi jau kaut ko izkustinājies, un viņa tīri psiholoģiski nostrādā kā tāds motivators, kā kaut kas, ka, es varu, es to izdarīju, es varu, man izdevās, un tu būtībā ar katru nākošo tas es varu, un beigās tev jau liekas, ka tu esi pasaulēs naba un tu visu vari. Bet, pa lielam ir tas, ka psiholoģiski ir pareizāk nevis atdot no, kurš tur ir lielāks vai izdevīgāks vai kādi tur procenti vai kas, bet no mazākā uz lielāko. Un kāpēc viņš to sauc par sniega bumbu, jo tur ir tas sniega bumbas efekts. Tu sāc ar mazāko parādiņu, parasti to var atdot salīdzinoši ātrāk, un atkarībā cik kurš spējīgs ir, kā saka, saspiesties. Un tikko kā tu to mazo parādiņu, piemēram, es atdevis, tev atbrīvojās tas, ko tu līdz šim maksāji mazajiem parādiņiem, tu pieliec klāt un maksā tam otram lielākajam parādam, tev jau ir vairāk naudiņas, ko atdod. Atdod otro, un ja vēl ir trešais, tev jau ir, var sakot, viņš tiešām iet tā kā sākumā grūtāk, un tad viņš sāk vēlties aiziet, un beigās jau, kā saka, salīdzinoši ir vieglāk. Ja tu vien turies pie tā savu budžeta, reāli to dari, un tur tiešām jau, kā jau Ingus teica, ka tā tiešām ir tikai 20% ir matemātika, 80% ir tas cilvēks, ko tu redzi spogulī. No viņa tas ir atkarīgs. Tā ir labā ziņa, un tā ir... Vajadzētu uztaisīt. Nē, nekādā gadījumā. Nē, tad būtībā ir uzreiz trešais solis, kas ir lielais avārijas fonds. Lielais avārijas fonds ir 3 līdz 6 mēnešu izdevumi, teiksim, saimniecības. Latvijas gadījumā es teiktu 6 mēneši. Tās nav algas, ja? Tās nav algas, tie ir izdevumi. Tas ir, teiksim, tad, kad jums būs savs budžets, jūs redzēsiet, cik jums mēnesī visam aiziet, un tik arī būtībā pareizinājā 6, un tik ir jāsakrāja, lai tev ir avārijas fonds. Ko viņš dod? Labi, to mēs droši vien pareizāk sakot, ir tā, ka viens tas budžets, ar kuru tu ikdienā dzīvo, bet tad, ja tev iestājās tā avārija, tu zaudē darbu, ja, piemēram, ja? Tā var gadīties. Tad droši vien varbūt, ka tu pārēj tam budžetam cauri, ir lietas, ko tu var atmest, ja? Varbūt tik bieži neiet, tur, es nezinu, pie frizieru vai pilnīgi noteikti neiet uz restorānu, ja? Kas tev parastā budžetā, ja tev nav parāda, tu pilnīgi arī to var paredzēt, ja? Un ar to tas nav ties 3 līdz 6 mēneši, ir tieši tas iztiks minimums, kas ir tev tiešām vajadzīgs, lai tu izvilktu līdz brīdim, kad tu atkal dabū jaunu darbu, vai kad tev dāvā. Pa 6 mēnešiem, kā mēs te smējāmies, pa 6 mēnešiem mēs varam ar veļļukiem līdz Anglijas zemeņu laukiem aizmīties. Jo tas svarīgākais ir būtībā, kur, kā arī pats tas Remzijs uzsver, ka visas lielākās kļūdas finansiālās, viņas tiek pieļautas bailēs, stresā, steigā. Tad, kad ūdens smeļas mutē, tad mēs grābjam visu, ko vien var, un metam tās problēmas virzienā. Un tad parasti arī aizmetam kaut ko, kas ir baigi vajadzīgs. Un tas ir, ir būtiski, lai tajā brīdī, kad notiek šaize, lai mēs varam mierīgi apsēsties un tagad izdomāt pusgada laikā, kā mēs tagad dzīvosim, ko mēs darīsim, kur vai man meklēt darbu, vai nošauties, vai ko. Bet fakts kā tāds, ka tad ir laiks tai apdomībai un nesteidzībai. Un droši vien, ka ir ļoti svarīgi arī pieminēt, ka mēs paši esam tikuši līdz 3. punktam. Mēs šodien nevarēsim jums par pensijas uzkrājumiem sniegt. Mēs neesam ne finansisti, ne vēl tik tālu tikuši. Būtībā 4., 5. un 6. soļi, viņi iet vienlaicīgi, un tie ir pensijas uzkrājums. Viņu gadījumā viņš sludina 15% no ienākumiem, bet mūsu Latvijas apstākļos mēs pareiķinājām, ka tie drīzāk ir kaut kādi 5%. Bērnu izglītības fonds, tur arī it kā viņš saka 15, mums atkal ir 5 tuvāk. Un priekšlaicīga hipotekas izmaksa, tas ir tiem, kam ir kaut kādi hipotekārie kredīti, tajā pēc tam tikai tad, kad ir tas lielais avārijas fonds,
tad būtībā tā brīvā nauda tiek mesta uz to, lai pēc iespējas ātrāk tiktu no mājās kredīta vaļā. Un 7. punkts ir leiputrija, kurā tu būtībā staigā šitādiem pirkstiem un mētājies ar naudu pa labi, pa kreisi, un visiem uzsauc, un visi domā, ka tas ir baigi forši čalis. Patiesībā sakot, tas, ko arī tas pats Remzijs vienmēr uzsver, ka ar naudu ir jādara 3 lietas. Viņa ir jātērē, viņa ir jātaupa, un viņa ir arī jādalās, ar naudu ir jādalās, ja? Kas ir tīpaši, saprotu, droši vien varbūt kristīgiem cilvēkiem ir, zināms jēdziens, ja? Un tieši to viņš arī saka, ka tas 7. solis ir, ko viņš vienmēr min kā to lielāko motivāciju, kas cilvēkiem vajadzētu būt, ja? Iedomājies, cik daudz tu varēsi palīdzēt citiem cilvēkiem, ja tev pašam nebūs šīs finansiālās problēmas, ja? Jo palīdzēt nabagiem nevar palīdzēt citiem nabagiem. Tikai cilvēks, kuram pašam, ir ar ko palīdzēt, var palīdzēt. Un, protams, mēs vienmēr varam palīdzēt ar laiku, ar vārdu, ar sirdi, ja? Bet mēs ik viens zinām, ka pasaulē ir ļoti daudz vajadzību, kur tiešām vajag palīdzēt tieši ar naudu, ja? Un te vēl ir tāds, es varu pieminēt to, ka mēs kā sektanti jau 10. maksājam jau, es atvainojos, es vairs neesmu sektanti, es esmu luterānis. Jā, tā vai savādāk, es kā bijušais sektants, es sāku maksāt pirms, un mēs vēl bijām pazīstami, un tas ir, 18 gadus atpakaļ, un nevienā brīdī es viņu nepārstāju arī visa tā procesa laikā darīt, jo tas ir kaut kas man liekas pilnīgi un absolūti tā kā neatņemamā sastāvdaļa, ka tas tā kā sēklas kartupeļu sāpēs, ko tu pēc tam sēs, no kā tu pēc tam tā labklājība radīsies, un Dievs mums parasti arī dod tieši tik, cik mēs mākam apieties, un ja mēs nemākam apieties, kāpēc, lai viņš dotu mums vairāk. Ja mēs neesam laimīgi un visu sakārtojuši ar tik, cik mums ir, kāpēc, lai viņš dotu vairāk. Lūk. Un vēl viena šajā sakarā lieta bija, it kā es to 10. mēs tur maksājam, bet tajā brīdī, kad man kāds pienāk un pasaka, ka, varbūt tu gribētu būt brīvprātīgais kaut kur, man godīgi sakot, tajā brīdī gribējās viņiem šķelt. Ar domu pats, klausies, vecīt, man jau tā, līdz šejienē visas tās savas problēmas, tu vēl tagad man nāca kaut kādiem nabagiem, vēl kaut ko tev jāpalīdz, es jau 10. atdevu, tīnies. Bet fakts kā tāds, ka tad, kad tās finanses ir sakārtotās, cilvēks arī ir mierīgāks, mazāk stresa un visu pārējo, un tad arī ir tāds, ka, tad tas maina ļoti to domāšanu, to ikdienu un visu pārējo, un tad arī ir tāds, ka tad, kad varbūt kāds paprasa, vai not. Negribas tik ļoti sistīgi pārīt. Bet labi. Un tagad jūs droši vien prasītiet, bet kā, Ingls, kā lai mēs to visu izpildām, kā lai mēs to panākam? Un es jums teikšu, budžets katram mēnesim. Tas ir tas būtiskākais visā tajā, jo visa tā sistēma, viss tas ir skaisti un viss tas ir forši un tā tālāk, bet tas ir iespējams tikai un vienīgi tad, ja jums katram atsevišķam mēnesim, katru mēnesi jūs sastādat jaunu budžetu tam nākošajam mēnesim. Nevis atskatoties atpakaļ, kā mums tas mūždien bija, kad mēs tās savās tabuliņas taisījām, labi, mēs tur pierakstījām tajā budžetā kaut kādas svarīgākās lietas, lai neaizmirstu, bet būtībā bija tā, ka mēs vienmēr konstatējām, tas ir tāds, ka mēneša beigās bāc, kur tā nauda atkal palika. Tad tagad normālos, teiksim, pie normāliem apstākļiem tas budžets ir jāveido vēl pirms mēnesis ir sācies, un nevis es brīnos, kur tā mana nauda ir palikusi, bet es pasaku tai naudai, kur tu iesi un kur tu darīsi manā labā. Vai citu labā, bet vienalga, es esmu tas, kurš nosaka, kā viņa tur darīsies. Un budžets ir tas, kas ir tas plāns katru atsevišķu mēnesi. Un tātad, lai sastādītu to budžetu, būtībā ir, mēs to saucam par maģiskajiem 4 sarakstiem. Pirmais saraksts ir ikmēneša izdevumi. Ikmēneša izdevumus, vairāk vai mazāk, tur kaut kādas īres, komunālos, transportus, paikas un tā tālāk. Vismaz aptuveni, jūs zināt. Es zinu, ka daudz parasti par paiku, nezinu, cik viņi apēst, bet, kopējos vilcienos jūs jau to varat sastādīt, un tas nav nekas baigi sarežģīt. Bet tas, ko mēs konkrēti bijām palaiduši garām,
bija nākošie 2. Otrais saraksts ir ikgadējie izdevumi, ko es zinu. Mašīnām tās ir visādas tur tehniskās apskates, octas, riepas, eļļas, viss kaut kas ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs. Nu jā, mums mājā arī malka, kas man vienmēr fascinēja, ka atnāk vasara un es pats atkal malka jāpērk. Cik var malku pirkt? Katru gadu atkal, jo kad ir pagājuši gadu, tak jau pirku. Un tas vienmēr ir tāds, kas tu stulbs esi, tu nezini, ka būs atkal tā malka jāpērk, tu nevarēji iepriekš paredzēt, izdomāt. Un parasti bija tā, ka man tie treknie ir ziemas mēneši, vasaras man ir liesie mēneši, un tad es ziemā sapērkos vērķus, iPhone'us, tur iRobotus un vēl es kaut ko, un vasarā visu pārdodu pa puscenu, lai tikai malku nopirkt. Un, nu jā, un Ziemassvētki, līgot, dzimšanas dienas, viss tas ir, it kā mēs nezinātu, ka tie notika. Tālāk, trešais saraksts ir paredzamās nepatikšanas, kas arī ir ikgadējie. Teiksim, pie paredzamajām nepatikšanām ir skaidrs, ka kādam no mums, ja mēs ģimenē esam 6, tad vienam kaut kādā brīdī droši vien būs problēmas ar veselību. Tas ir jāparedz, tas ir jāsaprot, ka būs. Tāpat ir jāparedz, ka mūsu ģimenē ir viena blondīne, kas liek parkojas šurt tad ne tur, kur vajag, un ir jāmaksā sodi. Bet, labi, nav tik bieži vienreiz gadā, bet vienalga, tas ir vienreiz gadā, un tas ir jāparedz. Jūs nevarat iedomāties, cik mums strīdā aiztaupīt. Jūs klausies man zīmīt. Kas mums ir budžetā nav? Yes! Nu jā, un visādas tādas tās lietas. Vajag ir jau, kam patīk braukt ātri, jā? Pie paredzamajām nepatikšanām mēs vienmēr arī ierēķinu Ziemassvētkus, man tās ir nervi beigti. Jā, piemēram, arī tāpatās ir visas jubilejas, jā? Mums bija ļoti interesants arī viens Ingus draugs, kurš šo visu noklausījās un dzirdēja, un pēc tam mājās mēģināja stādīt uz šo savu ģimenes budžetu. Viņš bija vislielākā šokā par to, cik daudz viņam aizgāja ciemkukuļos. Jo viņš tāds ļoti sabiedrisks, viņš ļoti sabiedrisks cilvēks, kuram patīk iet ar draugu. Bet es viņam dziļākā pavīju, es taču neiešu tukšām rokām pie draugiem ciemos. Kādu vīnu pudeli, vai ziedi, vai kā. Un tas ir tik svarīgi, ka tev ir daudz draugu, un tas viss ir tiesa. Un tad viņš apsēdās un pastījās uz to ciparu, viņam atkārā ir žoklis. Un viņš aizvar, bāc, laikam jāsāk pašam zeķi sadīt, vai kaut kas jo tā ir, tanī brīdī. Vai arī jāizvērtē, kuras draudzības ir svarīgāk. Jo tiešām, tā kā visās šajās budžeta sastādīšanas lietās nav jau runa par to, ka kādam kaut ko tagad mēs teiksim, ka to nevajag darīt, tas ir lieka naudas ķēde. Nē, katrs pats izdomā, kas viņam ir liekas, neliekas. Jautājums tikai par to, cik tev ir. Un vai tu vari to atļauties, ja tu visu šos te saliec tajā savā budžetā? Tikai tāds ir jautājums. Jā, tur ir pie šitā vēl var pieminēt to, ka mēs arī te sākumā ierunājāmies par to, kas arī Šulcs uzsvēra, ka tas viņiem esot bijis maģiskais teikums, kas viņus uzrunājis par to, ka šis nav par to, ko mēs jums aizliedzam, neaizliedzam, vai ko vajag, ko nevajag. Tas ir pašu ziņā, bet tas svarīgākais ir atcerēties to, ka matemātika is a bitch, ja? Matemātika ir nežēlīga, viņa nepieļauj atkāpes pa labi, pa kreisi, viņai pilnīgi vienalga, vai tu esi 5 bērnu vientuļā māmiņa, vai tu esi pensionāri, vai tu esi biezenis. Vienalga, fakts kā tāds ir tas, ka matemātika ir viena un izdevumi ienākumi, tas ir tas būtiskākais no visa šī kursa, kas būtu, kas teiksim, ir skaidrs, ka varbūt 10% no klātesošajiem tas viss nostrādās un viņi sapratīs un izdomās un kaut ko mainīs, bet tas būtiskākais, kas ir katram ir jāpanāk un jāizdara, ir jāierauga to savu reālo bildi. To, kur es esmu, kādas ir tās manas finanses un cik tad īsti. Un ja galu beigās arī ir tā, ka manas tās vēlēšanās ir lielākas par tām manām iespējām, tad cik viņas ir lielākas? Jo nav runa par to, ka man jau patīk Dombrovskim griezt un konsolidēt un vēl nezinu ko, bet ir jau varbūt arī pretēji, ka tas atkal savukārt, tad, kad es redzu to savu reālo bildi, es varbūt motivējos, ka es tagad varbūt varu iet un darīt kaut ko vairāk, vai es arī pēkšņi saprotu, ka tas darbs, kurā es strādāju, viņš ir pilnīgs, absolūts absurds.
ka tur es nevaru ne 5. daļu savu izdevumu nosekt. Varbūt man vienkārši ir jāmaina karjera. Varbūt man ir jāiet un, nezinu, jāmēžais ziloņiem zaudārzā sūdi, lai es vairāk nopelnītu un tālāk. Un tā tālāk, bet, jā, labi, tas būs vēl tur tālāk. Un 4. visīsākais saraksts ir ikmēneša garantētie ienākumi. Un tur ir tā, ka parasti šajā brīdī man kāds uzdod jautājumu, bet ko darīt, ja man ir mainīgi ienākumi? Ja ir mainīgi ienākumi, tad man arī viņi ir mainīgi. Ir fakts kā tāds, ka tad mēs par savu garantēto ienākumu pieņemam nevis to mazāko, kas mums ir, pirmais mēs atskatāmies atpakaļ, teiksim, kaut kādā gada griezumā, cik mums ir bijuši tie ienākumi pa mēnešiem, un tad mēs savus tos nākotnes it kā paredzam nevis gluži to mazāko, bet bišķiņu virs tā mazākā ar domu, ka, šitik jau gan es nopelnīšu, un teiksim, man firmas kontā tad paliek tas virs. Un tad, kad atkal ir tie liesie mēneši, tad es viņu pamazām tā kā bišķiņu noēdu un būtībā viņi tur firmas kontā atkal tur svārstās tā nauda, bet alga man ir fiksētais, katru mēnesi ņemu šitik un viss. Un iztieku ar to. Jā, tā tad pa tabuliņām, jūs neredzat tik tālu, visi tas ir baigi mazi. Man jāzīmē, varbūt ir. Nē, šito tu neuzzīmēsi. Dzēst. Šita bija būtībā atšifrējums tam tiem sarakstiem. Te, teiksim, bija vienkārši uzskaitīti kaut kādi tie izdevumi, un te ir tās summas, un cik tas ir kopā sastādā. Tālāk. Tagad, saki, var sakot tiem, kas neredz. Protams, ir izdomāti cipari nereāli, uzreiz saki, Pārtika, tur 100, mājoklis 150. Var sakot, saliekam visu sarakstā. Ir tādi optimistu cipari. Un neaizmirstam, transports, apģērbs, sakari, higiēna, saimniecības sīkumi. Katram, kā saka, pašam jāsaliek viss paredz. Apakšā parādi. Parādi, tas ir tie, kas ir obligātie maksājumi, no kuriem nevar izvairīties. Bet tā kā nav parādu apdot, tā kā parādu. Šitas ir parastais. Šitas ir vienkārši parastais. Parādi šeit ir domāti. Parādi šeit ir tie, kas, katru mēnesi. ko tu esi paņēmusi un kas tev ir obligāti jādod. Tev ir kaut kāda summa mēnesī, tad mobilam ir jādod. Tad šitas te iet iekšā te. Šitas pagaidām vēl pat nesam sākuši dot. Mēs vienkārši uzskaitam reālo situāciju. Tas ir tas procentu maksājums vai kaut kas tam. Tas, kas ņem kaimiņam atdot 50 eiro, bet tas ir vienkārši tas, kas ir kaut kāds līdzīgi. Jā, tas, kas tev ir obligāti, tas ir manis ikmēneša maksājums. Jā, tieši tā. Tieši tā. Un kopā pavalkam rīpu izrēķinām, cik ir kopā. Tālāk, mēs ejam pie otrā tā saraksta, un te ir Vācu polkas klubiņa biedra nauda, ja tur, teiksim, reizi gadā ir jāmaksā tur 100 eiro, ja, vai kaut kas tāds, tad ir augstā zobu higiēna, nošu grāmatas un tam līdzīgi. Mums jāizdomā visi ikgadējie nekustamā īpašuma nodokļi, tur var būt apdrošināšanas, kam ir. Obligāti jāapdrošina tur kaut ko. Tehniskā apskati, ja mēs jau teicām. Kas tur vēl var būt? Būtībā no visas tās summas jāsaskaita kopā un padalām ar 12. Un to ciparu, kas sanāk galu beigās, mēs pieliekam tālāk atpakaļ tajā savā ikmēnešu sarakstiņa apakšā, kā vēl vienu pozīciju ikgadēja izdevumi. Jo, ja, piemēram, jums ir 2 ikgadēja izdevumi, okta tur 60 eiro uz dūlo, ja? Un kaut kāds tur apdrošināšana 50 eiro. Kopā tie ir arī 110 dalīta 12, tur 9 kāpēkā. Labi, samietam uz jūsu ikmēneša budžetā ir vēl viena jauna pozīcija, ikmēneša izdevumi, kas ir tie 9, katru mēnesi jums tie 9 ir jāatliek, lai jums viņi pēc gada, ka būs jāmaksā, būtu, jā? Tālāk, paredzamās nepatikšanas, tur pa lielam ir tās pats, tur kaut kādi CSDD sodi, autoremonti, zobārsti, Ziemassvētki, un arī saskaitam visu kopā, sadalām ar 12 un atkal pieliekam vēl vienu pozīciju savā tajā ikmēneša izdevumos. Zem, teiksim, aili varam nosaukt paredzamās nepatikšanas. Ja jautājums ir, kā es varu paredzēt, cik man būs autoremonti vai cik man būs pa zobārstu jāmaksā un tā tālāk, viens, ka jūs varat mēģināt balstīties uz kaut kādu iepriekšējo pieredzi, otrs, ka aptuveni piemet, ja tu brauc ar 85. gada Zaporožets, un tev ir vieni tur izmaksas, ja tu brauc ar tur AMG Mersi, tev ir citas izmaksas. Un tad, plus mīnus, kaut vai no pirksta izzīt to ciparu, bet fakts kā tāds, pat, ja, man tas bija savu laiku ar malku, ka es tur, nezinu, man katru gadu mainās tur tās maksas par to malku,
Un tad ir tāds, ka es piemetu, ka man vajadzēs kaut kādus 280 eiro beigās, un man viņš, teiksim, atbrauc, viņš paprasa 250, super, man 30 eiro plusā. Vai atkal otrādi, ja es būtu sakrājis 250, viņš pasaka 280, tad atkal būtu tāds, ka man būtu jāatrod nevis visi tie 280, bet man jāatrod tie 30 kaut kur savā budžetā. Un tas atkal ir, tāds, 30 vai 280 ir atšķirīgi. Un ir pilnīgi skaidrs, ka jūs ar pirmo mēnesi nesastādīsiet tādu budžetu, kurš būs, kā saka, gatavs, ja? Līdz pat pusgadam. Katru mēnesi jūs kaut ko atcerēsieties. Jūs sapratīsiet, nē, tur nav tik daudz, vai tur vajag vairāk tajā pozīcijā, ja? Un tas ir tikai normāli, un ar to ir jārēķinās, ka kamēr jūs dabūsiet, jo tagad mums pēc šiem gadiem jau tas budžets ir tā, ka mēs faktiski varam pārkopēt gandrīz uz katru nākamo mēnesi, tagad kaut ko vajag, nē, 5 minūtēs, ir ok, tālāk, ja? Bet sākumā tas ir grūti, protams, kamēr tu saproti. Būtībā es varu teikt, ka pēc 2 gadiem man tikai beidzot bija tas, ka es varu, diezgan mierīgi 5 minūtēs mierīgi var nākošajam mēnesim jau sastādīt to budžetu. Un izdarīties tā kā... Protams, viena tāda nianse, kas varbūt mums liekas pašsaprotami, bet neienāk uzreiz tā prātā, tas nozīmē, ka tava turpmākā dzīve ir, jau, kā saka, tas ir refleks, un mani bērni to bez mācīšanas jau ir noskatījušies no mani. Tu viņi neiet no veikala ārā, kamēr viņi ir, čeks, kur čeks? Mamma neiet ar čeku, ja? Čeks, tas ir refleks. Jebko, ko tu pēc, čeks makā, jo savādāk tu nevari sekot. Čeks makā, un vakarā visu sarakstam. Tur var pajokot, es nezinu, kādreiz ir tā kā neērti gaidīt to čeku, kamēr tur tajā mazajā veikaliņā tā kasēre tur izcitīs vai vēl kaut ko. Tu var pajokot, ka man vajag čeku, lai sievai varu atskaitīties, ka nenodzēru vai kaut ko tam līdzīgu. Es vienmēr smējos, ka es nezinu, kur man nauda paliek, kas tā arī ir, jā, un viss vienmēr kā saprotu, kur tā mana bagātība. Tas jāatcerās sākumā, jo, piemēram, ar pārtiku arī es runāju ar vairākām arī, dāmām, kuras, tradicionāli būtu vairāk to pārtiku pērk, ja, ka pirmkārt sākumā ir, kad nemaz īsti nevar saprast, cik tad mēs norādam. Un tad, kad sāk tos čekus vākt, tev mati ceļā stāvs, kur aiziet, kādas summas var rimī palikt, jā. Par sīkumiem, ja tīpaši ir bērni ar visiem jogurtiņiem, šmogurtiņiem, šitām lietām. Ir, piemēram, mēneša beigās var izdzīvot, piemēram, mēneša sākumā, piemēram, tev dešuks ir dešuks, tā labi, es tur nopirkšu vīnu pudeli un šokolādes. Mēneša beigās tev tas dešuks, ok, es 3 dienas varu izdzīvot. Uztepšu pankūkas, ok, nopirkšu krēmu, vēl tur nezinu, vēl kaut kā pietiks un daudz. Tā pati nauda, bet viņa, Vēl viena lieta tieši konkrēti par ēdienu. Mēs esam sapratuši, ka ēdiena, ja pārtikas budžetu mēs dalām pa nedēļām. Jo tad ir savādāk ir tā, ka mēneša sākumā ēdam lasi un ikros, jā, un mēneša beigās kartupeļu pankūkas ar kartupeļiem un kartupeļu biezeni vēl saldējā, jā. Tā kā, tas tāds, tas ir tas pats īsākais saraksts, kur būtībā atkal tiek savilkti tie cipari. Un tad būtībā, tas, pie kā mums būtu jānonāk, tad, kad mēs esam visus tos sarakstus uztaisījuši, savilkuši ciparus, cik tad mums paliek pāri. Tā it kā nosacīti liekā nauda, mēs viņu saucam par lieko naudu. Lieka viņa nav, protams. Un tad, ko mēs darām ar to lieko naudu, mēs viņu pieliekam atkal savukārt tajā pašā budžetā, konkrētā lielā mērķa, jeb soļa sasniegšanai. Ja mēs esam tajā pirmajā, tad mēs attiecīgi visu to brīvo lieko naudu, mēs viņu novirzam attiecīgi tā mazā avārijas fonda piekrāšanai. Ja mēs esam otrajā, attiecīgi to visu naudu mēs grūžam uz mazākā parāda atdošanu. Te vienmēr ir tāds labs jautājums, kas vienmēr neizskanēja kā par viņu, ko darīt, tad ir mīnus. Lūk, un te arī sākās tas, ko mēs teicām, ka tas nebūs viegli. Tad mēs domājam, ko nogriezt. Jā. Tad mēs domājam, ko nogriezt, jo, ticiet man, noteikti sarakstā ir kas, ko var nogriezt. Un īstenībā ir tā, ka, ja tiešām ir tas mīnus, tad, vai otrs variants, kā vēl piepelnīties. Protams, tas arī, ja ir tāda iespēja, kas, piemēram, tur, kā saka, es arī diezgan klausos tos podkastus, ja, kur viņiem tā kā, tā vismaz viņš tādu radīs man iespēju, ka, Amerikā jau tas it kā ir tā vieglāk. Tu paņem, piemēram, picas pavadāt pa naktīm, ja. Tu štuku vai pāris štukus var mēnesī dabūt klāt, un kamēr, teiksim, ties no tiem parādiem ārā, tev ir vērts iesprīt, ja. Pie mums diez vai tas ir tik viegli dabonams, ja. Bet tā, protams, arī ir opcija, ja.
Bet, nu, tā ir, No, ja ir tas mīnus. būs tālāk, tur būs tālāk. Labi. Jā, nu tad mēs atgriežamies pie tām blā risinājums. Nu, te mazliet vairāk par to pirmais, trešais solis, nu tur nav daudz ko, tur vienkārši ņemam naudu bāžam, zeķēm, viss tur mehānisms vienkārši. Bet savukārt par to parādu sniega bumbu, žēl, ot tagad gan man gribētos, ka jūs redzētu to, kas te ir. Kaut kā zīmēt, kaut kā likt klāt iekšā, kā es varētu? Uzzīmējums tas tāpos. Varbūt, jā, var mēģināt. Nu, saka, kas man jāzina? Taisīt šito te? Taisīt tabulu, jā. Mobilais, jā? Mobilais dators, studiju kredīts, nu, tur 3 pozīcijas. Dator, nu, 15. Tas ir Kopā obligātais? tur ir, bet vajadzēs, aiz viņa vajadzēs 3 Trīs vesels? Te ir kopējais parāds uz šobrīd 200. Dators 20. Tie cipari, protams, ir tur izdomāti un tā tālāk, tur galvenais to principu parādīt, kā tas viss tur 300. Tas ir kopējais, jā? Nu jā, par to konkrēto lietu, jā. Tālāk studiju kredīts 50. 3 štukas. Kopā tad apakšā pavilks. Tas būs 85. Un 340. Nu tātad, kā jau mēs redzējām, ka tajā sākotnējā tieši tā kā kolēģi prasīja, es nezinu, kur man likties. Apsēdies. Nu, Atgrāzies bišķi. jā. Nu, būtībā tātad sākotnējā tajā budžetā mums bija paredzēti tie obligātie, kas ir tie 85, ja? Un tad mēs arī konstatējām, ka mums tie it kā nosacītie liekie ir 45 tie eiro, ja tā varētu teikt. Un tagad ir tā, ka tev piemēram, pie tā mobilā tu maksā nevis tos 15 katru mēnesi, bet tos Kas palika pāri, kad mēnesi 15 plus 45, tas ir 60. Būtībā, nu, zināms, ka par mobilo tā vienkārši 60 tu nevari aizskaitīt, bet, nu, tu vismaz tos 45 vari atlikt tur konvertā un ik pa laikam uzzvanīt LMT, pateikt, cik par to manu iPhone vēl tur ir palicis. Ja es šodien gribētu izpirkt, cik man būtu, un tā, ka viņi pasaka ciparu, kas ir mazāks par to, kas tev ir konvertā, tu momentā viņiem atdod un aizmirsti. Princips ir tās, ka tu nevis izmētā par visiem tiem parādiem, bet, nu, Sāc ar mazākiem, to, jā, vienam pieliec konkrētam, tieši jā. tā mazākajiem, tu pieliec klāt. vienu. Tiec galā ar Tālāk, vienu, piemēram, mazāko. 3 mēnešos, ne, cik tur 2 vai cik tur mēnešos sanāk, ka mēs viņu esam atdevuši, ja? Tātad, jā, sanāk. Tālāk, un ko mēs darām, tad, kad mums, tad, kad mēs esam atdevuši, tad, kad mēs esam atdevuši Jūs galvenais šito ceļat parādu, kokus, ja jūs netiekat līdzi. Es, piemēram, absolūti esmu tas ir cilvēks, cipargalvām. kurš no man ir alerģija uz cipariem, un tāpēc es zinu, kā jūt, kad jau sāk, es nesaprotu droši, ja, stop, man vajag vēlreiz sakat, ja tas ir ļoti svarīgi, lai jūs saprotu. Vai visi saprata, kā radās tas 60? Tas bija tie 15 obligātie, 45 tie liekie, kas mums bija. Tas pārpalikums, kas mums tur bija Mēs izveidojies. sastādījām budžetu, salikām visu apšā, cik mums ir izdevumi, pastījāmies, cik mums ir alga. Mums pāri palika 45, pieņemsim, 45 eiro palika pāri, ja? Bet tas obligātais maksājums jau ir iekšā tajā, tos 15 obligātos jau budžetā jau iekšā. Un tos atlikušos 45, kuriem it kā, kas palika pāri, tos mēs tagad uz to mazāko parādu. Kopā sanāk, ka pat 60 mēs mēnesī viņiem samaksājam. Tā, tik tālu Paiet skaidrs. 3 mēneši, jūs redzat, ka kopā pa mobilo mēs esam 100 parādā un mēs esam Par to, atdevuši. cik mēneši paiet, tas nav būtiski. Nu jā. Galvenais, ka mēs kaut kādā brīdī ir pienāk tas brīdis, kad mēs viņu nodzēšam. Līdz ar to sanāk, ka tagad mums brīvi ir jau tie 60, kurus mēs maksājām visu it kā par to mobilo. Ko mēs darām ar tiem 60? Ejam uz vairāk saules, uzdzīvojam un nodzeram visu. Nē, muļķīgi. Protams, ka nē. Protams, ka mēs tos... Protams, ka tos 60 dzīvojam vienreiz un dzīvot tā gribas, vai ne?
Ko mēs darām ar tiem 60? Tos 60 tagad mēs nevis vienkārši nodzeram, bet mēs viņus piemetam šeit pie šitiem 20, kas mums ir obligātie par datoru. Un šeit sanāk, ka par to datoru mēs mēnesī jau atdodam 80. 380, cik tur sanāk, kaut kādos 4 mēnešos mēs esam tikuši jau no tā parāda vaļā. Savukārt, tad, kad esam tikuši no šitā vaļā, kas mums notiek? Mums atbrīvojas 80. Te skatāmies, te ir tie 50 obligātie plus 80, kas mums tagad ir atbrīvojušies. Tie mēnesī jau ir 130, ko mēs maksājam par to savu parādu. Un tad, kad mēs galu beigās arī tur vēl, tas gan, protams, tur sanāk, ka tie būs gadi, ja vien mēs neatradīsim veidu, kur dabūt vēl mazliet naudas, vai ja mums varbūt vecmāmiņa kāda nomirst un atstāja mantojumu vai kaut kā tam līdzīgi. Un, teiksim, tad, kad tu esi to izdarījis, tad tev atbrīvojas tie 130 eiro, kurus tu vari atlikt es atvainojos nevis 130, bet jau 180 eiro, kurus tu vari atlikt tur tā sava nākošo, kas ir lielais avārijas fonds uzkrāšanai. Šis process ilgs, tas nebūs ātri. Tie nebūs 2, nebūs 3, nebūs pusgads. Tas visticamāk atkarīgs, protams, cik kuram ir parāds, bet pa lielam tie ar to, tas ir uz kādu laiku būs jāiespringst. Bet tā labā ziņa priekš tiem, kas dzīvo vienreiz, ir tā, ka tas nebūs mūžīgi. Tas fakts kā tāds, ka iedomājies, ka tajā brīdī, kad mēs esam, piemēram, tos 180 lēnā garā sakrājuši tam savam avārijas fondam lielajam, mums pēc tam atbrīvojas tie, šita bija tas pats, jā, tas bija cits, tas man nav iezīmēs. Jā, labi. Būtībā tad mums atbrīvojas tie 180, ar kuriem mēs tad varam domāt, vai mēs tur audzējam to savu pensiju, kurai es neticu, krājam bērnu izglītībai, kurai es arī neticu, vai atdodam savu hipotekāro kredītu, kuram mēs daļēji ticu, un kur, teiksim, tur varētu, bet kaut kādu daļu mēs varam notriekt, bet notriekt ar prātu, apzināti un bez vainas apziņas. Nekļaujoties budžetā. Nekļaujoties budžetā. Cik būtu ekonomiski, par kultūras pasākumiem, kaut kāds ceļojums jāvat ieplānot. Tu nevari bērnam pateikt, tu nebrauc. Vari. Ir tāds antīks vārds, nē. Jā. Tas ir svarīgāk. Šeit ir tas, kas, es saku, 80% tava uzvedība, tava motivācija. Nav runa par mūžīgo. Nav runa par to, ka tas būs mūžīgi. Bērnam, piemēram, kaut kādu basketbola treniņu nometnes, un nevar ies, un esmu tajā basketbolā palaiks. Piemēram, viņam tas ir Tad tev viņš ir jāizņem no tā basketbola. Es nevaru izņemt. Tur tā lieta. Kā nevar izņemt, bet matemātika, kur tev budžetā tas ir paredzēts? Nē, tāpēc es runāju bērniem izaudz. Vai tie bērni sapratīs, jo viņi jau, tur ir bērni jau auga ar katru pirms man jo viņš pēc 2 gadiem, viņam vairs to nomet nevajadzēs, jo viņš aizsās. Man liekas, ka... Nē, es vienkārši domāju, būtu atrast vieglāk budžetā to, varbūt ir jāiet kaut kādiem ikgadējiem tiem paredzamajiem. Jums tas viss ieiet budžetā, jūs varat to darīt, bet ja neiet, kā tu vari argumentēt, mani bērni nesapratīs, ja tev vienkārši... Nē, tas ir kaut kas... Kur ir bērnu vieta tāds jau? Bērns, tūlīt es parādīšu nākošais, tur būs bērna vieta ir parādīta. Man klasē iet visi tur pēc uz kino vai tur es jau tādu ļoti reti tiek, un tad tur klasē bērņi ir nežēlīgi, tev tur pieņemsim, tu tur neej uz kafēnīcām, tu tur nevar uz kino, viņš apmāk un draud un pārdzīvo. Nē, es arī nerunāju, tev ir, kā mīnus, tev ir, kā pārdzīvo. Kamēr tu vari to iebļaut budžetā, viss ok, vienalga. Nē, saprot, jūs varat droši vien, kad jau vienkārši grūti no tā nulles. Mums nav kabatas naudas, viņi pelna. Viņiem tur ir, protams, tie darbi ir smieklīgi, bet, viņi pelna. Tad bērns arī saprot, jau. Jo viņam ir savādāk tas, kabatas naudas ir tā kā sociālais pabalsts, kurš tev pienākas par ko? Par to, ka tu esi? Kuram no jums dala naudu kāds par to, ka jūs esat? Jo es jau zinu iepriekš, ka viņi būs tā ir. Nav nevienam tāpat vienu naudu nedod.
apmācību, tas nav kaut kāds. Nē, tie visi kolēģi iekšā, jā. Jautājums ir tikai saka, kā tev... Jo tur mums ir ļoti daudz, bet mammas, kas saka, es gribu tikai ekopātiku. Viņai tas ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti, kā saka, cēls mērķis. Tikai tad varbūt tev ir kaut kā cita, cik ļoti tu esi gatava ēst kartupeļu pankūkus, lai tas bērns varētu iet uz kino. Varbūt, ja tev nav tas budžets. Tas jau viss, jo saprot, tieši tā ir jātu, tu laikam vari tur, piemēram, iekonomēt varbūt uz to pārtiku, bet noprat biļetes uz tur kaut kādu izrādes, kuru tu ļoti gribēji. Tieši tā. Jo tas ir sakojami, Ingus teica, svarīgākais ir ieraudzīt to reālos, to tur, jo pārsvarā vairums cilvēki nav reāli piesēdušies un visu saskaitījuši. Ieskaitot to, ka tu atnāk dzimšanas dienu un būs tai vīrmātei vai bērnam jānopērk tā dāvana un tāpat jāatrod tie 15, 20, cik tur tie eiro. Ja? Tas viss ir jāierēķina. Tad, kad tu to ierēķini, tu reāli paskaties, nu, kāda ir tā reālā situācija. Un tad tu arī sāc vērtēt, jo es zinu, ka man ir, piemēram, prioritātes un ļoti daudz lietas kardināli mainījušās, kaut mēs dzīvojam pēc šīs sistēmas. Par to, ja tu saproti to naudas vērtība, cita vērtība ir naudai, kad tu esi izspiedies tos 2 gadus, jā, un lai tos parādus atdot un saprats, jā. Tā ir cita vērtība, es saprotu. Tu saproti, ka no tādiem arī viss sastāv. Bet su citu arī sastāvs, es te arī apsveidos toreiz pēc es video rakstu, man jāatnāc, man es bišķiņ sādāk izprat to sistēmu, es nezināju, ka tā tāpā, es vienkārši mēģināju sarēķināt visus savus parādus, sadalīt uz 12 un pielikt, nu, kā ikmēnešu maksājumu, un es saprotu, ka man neiet rāmjos, nu, labi, plus es vēl, nu, kā es pieliku, sarakstīju ikmēnešu tos izdevums, tad tos parādus, tad ikmēnešu, nu, ikgadējos paredzamos, un es saprotu, ka man jau neliek rājas, bet es taču katru gadu kaut uz to naudu izrauju, ja man vienā tā mašīna noplīcis tos 350, nu, vienalga eiro kaut kur dabūnu, un pēc tam domāju no kaut kurienes citurienes, no citā, tas tā, nu, tā... Jo mēs jau arī to savu budžetu esam mainījuši. Tad, kad mēs atdevām parādus, tas bija viens budžets, viņš bija ļoti sažņauksts, ja? Tad, kad tie parādi lielākie bija jādod, mēs ir kaut kāds, ja? Ieviesām, piemēram, mums bija nedēļas nogales. 15 kaut kādus eiro ielikām nedēļas nogalēm, tāpēc, lai zooloģisko dārzu kādreiz, nu, tieši šitām lietām, ja? Galvenais ir visu to paredzēt un apzināties. Zooloģisko dārzu mēs tā arī neiegrājām. Pārsvarā jau noēdam visu, bet, nu, kā saka, visu jau var, nekas jau nav liekas, visu var. Nē, man liekas, lieta neieliksi galīgi nekādu naudiņu kaut kādām, nu, izklādē, nu, kādu, teiksim, nu, kaut kādā vēl tā pašam, tad tu, nu, tā ir tā iespējamība, ka tu norausies lielāk, un man tā liekas. Jo, ja es neaiziešu kaut kā reizi 3 mēnešos kaut teātri, nu vienalga kaut kāds kultūras pasākumu, es zinu, ka man tas viss pieriepsies. Man vajag ielikt to budžetu. Tūdaļ. Žēl, ka mums tā saule atkal parādījās. Nē, labi, tā, ka viņu nevajag, tad viņa parādās. Bet te būtībā ir tas tāds viens video. Tas, ko Remzijs saka par to, kā dzīvot tajos pirmajos 3 soļos, būtībā to pirmo 3 soļu laikā, viņš salīdzina ar gazeles intensitāti. Katrs mēs noteikti kaut reiz esam redzējuši to Discovery kaut kādā vai vēl kaut kur tos video, kā bēg gazeli no kaut kāda leoparda vai lauvas vai vēl kaut kā. Nu, viņa tur tā neskrien tā viegli, viņa kā plēš, kamēr ko kājas nes, lai tikai izdzīvotu, lai tikai aizbēgtu, lai tikai ko. Un tas ir tas, ar kādu intensitāti būtībā mums būtu tajos pirmajos 3 soļos jāuztver visa tā sava finanšu kārtība, ka mēs no tiem parādiem, no tām nepatikšanām, no tās nesakārtotības bēgam tieši ar tādu intensitāti. Un arī tāpat kā gazele nevar visu laiku skriet, tāpat mums arī jāatcerās, ka tas nebūs mūžīgi, bet šobrīd pakaļ degi ir jālaižas. Un te ir viens paraugs tam, kā tas notiek. Filmiņā, jā, es žēl, ka viņa tik maziņa, tur droši neviens neredz. Atšķirības tēmā. Bet, nu, tur klucītim dzenes pakaļ, redzējāt, aizbēgā. Gazeli, zini, cik ilgi bija jāmeklē video, kur viņa aizbēga? Tas ir, nu, tā ir tā mūsu iespēja aizlaisties. Nu jā, un tātad risinājumā, viena no lietām ir pārdot visu, ko vari, pa labi, pa kreisi tā, lai tavi bērni
vai kaķi sāk baidīties, ka viņi būs nākošie pārdodamo sarakstā. Tas ir Remzija izteiciens, bet tā arī ir, ka būtībā tajā brīdī, kad mēs atskārtām, ka, nu, protams, galvenais vaininieks visiem problēmām bija es, jo man bija ļoti daudz dažādu vērķi un viss kaut kas, un es pārdevu visu, ko vien varēju. Brīžiem likās, ka pat lietas, nu, kam šito sūdu vajag, bet tāpat tas ir kaut kāds 5, 10, 20. Vienalga, un tu visu kaut kā pārdot, kaut ko. Un tas viss, nu, lai tā teikt, ieraustu bišķiņu vairāk tās naudiņas, un tas ir viens no veidiem, kā, ja tev tomēr ir kaut kas, ko var pārdot, vai tur varbūt laukos stāv kaut kur veca Volga, kuru var, nezinu, kādam vajag metālu lūžņos, vai vēl kaut kur nodot, vai kombains, kāds var, nu, vēl kaut kas lielāk. Tad to noteikti vajag darīt. Ir tas, ka mēs kaunu pie malas piepelnies, uzdrošinies sevi izaicināt. Nu jā, tur kādreiz ir tas piemērs par to ziloņa kaku vākšanu. Manā gadījumā tas bija tāds, ka es sapratu, ka nu, kaut kas ir jādara. Protams, es arī pamēģināju picu piegādāt Saukrastos, diemžēl viņu tur nevienam daudz nevajadzēja. Man pateica, ka ne, tāda amata mums te nav. Bet tad es domāju, nu kas ir vēl tāds, ko es varētu darīt, un tad es atcerējos, ka man ir fotoaparāts, švaks vecs, bet fotoaparāts, un es sapratu, ka varbūt man tomēr mēģināt kaut kur nopārdoties kā kāza fotogrāfam. Nu, protams, tas tāds, lai arī es bildēju, biju uz to brīdī jau nezinu cik entos gadus, bet bija tāds, ka bāc, nu kas es par fotogrāfu, nu kā es tagad tur iešu cilvēkiem, nu kā, nu pāc, nu, es taču neesmu. Lai nav tā, ka būtu tas iespējas, ka vien uzvilku tiešām no neskurienes to ar fotogrāfiju nodarbojas jau ļoti sen. Jā, nu es būtībā tā bija viena no lielākajām vietām, kur es biju iegrūdis to naudu, un sieva vienā brīdī man arī kaut kad pirms tam bija teikusi, ka pāc, nu, beidzot pārdodies par naudu, lai vismaz kaut kā tos vērtus atpelnītu. Nu jā, un tad es sāku, protams, tur, kā tas viss sākās, bija kuriozi, bet nē, bildes bija skaistas, nu, nosacīti. Nu, bija, jā. Nu, es teiksim, man vienā brīdī man sieva palīdzēja ar to, ka tad, kad es viņas tur jau neskuro reizi pārstrādāju, apstrādāju, gāju cauri, un tur visādi mēģināju uzlabot un vēl kaut ko, un tad es viņai visu laiku tik pasaucu, nāc paskaties, var šitādu dot, viņa tā vienā brīdī, nu bāc, nu cik var, nu no tavām kāzām, ja tev tādas bildes būtu, tu priecātos, un tad es tā bāc, ka es atceros tās ar ziepīti bildēt, tās briesmīgās, šausmīgās, Es pateicos Dievam, ka mēs uz salonu aizgājām, tur mums ir 5, laikam, smukas bildes no tā visā pasākumā. Mums pat bija viens video pieaicināts, kurš uzfilmē, viņam bija saplīsis tas aparāts, un viņš nepakam neatzinās, viņš nobildēja visu nakts režīmā. Sievas māte vēl tagad man galvā stāv, kad viņa dzied tādā vampīra paskatā, kad es tur Maskavās naktīs vai ko tur briesmīgi. Nu jā, bet tā vai savādāk, būtībā ir kaut kas mums noteikti, mēs jau pameklējam, padomājam kaut kas, ko mēs varam pasākt, kā mēs varam piepelnīties, vai, nu, tas arī atkal savukārt nav uz mūžību, es saprotu, gribas dzīvot, bet, nu, ja mēs iespringstam, es atvainojos, ka es esmu uzveidies uz tevi. Bet tas vienkārši ir viens no populārākajiem iemesliem, ka gribas dzīvot. Man arī. Un, nu, fakts ir tāds, ka vienkārši tajā brīdī nu, ir tāds, ka aiziet kaut kāda tāda sevis aizliekšana un ka, ok, esam sūdos, ko daram, un plāns ir tāds, jātiek ārā, un daram visu, ko varam, lai tiktu ārā. Un tad man bija tāds, ka es tur savā pamatdarbā es it kā pelnu, nu, labi, nu, nosacīti labi, nu, labi, jā. Un tad es aizēju bildēt tās bildes, un es visu dienu nomokos par to, ko es varu pie tā kompja par 2 stundām it kā nopelnīt, bet brīvdienās man tāpat neviens par to nemaksā, un tāpēc es eju brīvdienās bildēt un mokos un lokos un zaudēju pa kāzām 1,5 kilogramu savā dārgā svara, bet nu jā. Un tad es čortojos, ko es te vispār daru un kāpēc, kam tas viss ir vajadzīgs, bet tad es atceros, ka jā, tas tomēr ir vajadzīgs. Nu, lūk. Tālāk, jā, meklē izdevumus, bez kuriem vismaz īslaicīgi var iztikt, vai ir iespējams kāds ielāps.
Mums tajā visā laikā tur kaut kā bija, kas mums nobruka, vējās mašīnā, televizors, vēl viņš kaut kas, televizors, kad nobruka, bāt. Man taču nebija divreiz jāsaka, es uzreiz X-netā iekšā, tā, cik man tagad šitas vecais 32, nu kurš 32 colās kaut ko spēja saskatīt, vai normāli tad uz 46, vismaz, nu varbūt, moškā piemest un vēl 52, paskaties, rekur akcija, rekur tas, un tad ir tāds vienā brīdī, tāds remzīt pie galvas, halo, tur kāds ir, un tad es saprotu, ka bāc, man jāpameklē, varbūt tomēr vēl televizoru uz kāds remontē. Es iemetu Twitterī un man viens maita ņem un atbild, ka jā, ir vēl tādas vietas. Un aizbraucu 38 Latviju, laikam samaksāju par barošanas bloku un man ir atpakaļ mans vecais nesmukais 32 colu Tomsons 10 gadi, viņam šogad paliks uz Ziemassvētkos škraubē. Bet nu neko. Tas pats mums bija ar veļas mašīnu, arī nobruka veļas mašīnu, uzreiz jau domas, jau tur sākas, jau tur ar žāvētāju, tur tādu vēl kaut kādu, un tur beigās bāc, nu taču, izrādās tur kaut kādu gultni vajadzēja nomainīt vai ko, un atkal netikām pie jaunas mantiņas, un vēl visādas šitādas lietas, un latvietis parastais, ja viņam sāk tecēt jumts, ko viņš dara, viņš nomaina visu jumtu. Nu, tas nekas, ka tas maksā tur štuka, viņam jau, nu, viņš taču neliks ielābu uz jumta. Bet nu, šī gadījumā, šī stadijā ir tas fakts, ka mēs vienkārši lāpamies, kā varam. Mašīnu to savu smārtiņu es pārdevu, mēs vadājām sīkos ar veļļukiem uz dārziņu. Pēc mums to nepateiksi varbūt, bet mēs katru dienu nobraucām pie 30 kilometri katru dienu novicojām, bet bija forši, bija iegumi, bija vairāki, es pa ceļam klausījos Remziju austiņās, un laiks ar ģimeni, veselība, un vēl piļī viens smadzenēs, un viss tāds, nu, tāds baigais komplektīčs. Nu jā, uz ziemu togad es negribēju pirkt mašīnu, jo naudas mums joprojām nebija. Izrādījās man vienam draugam ir, stāv pagalmā, 3. mašīna, liekas džips, kurš viņš saka, tā ņem, padarbināsies, viņš saka, bet tikai, nu, octu tev jānopērk pašam. Ideāli visu ziemu es ar to džipu novilku, nu tur gan džips bija tāds, ka viņš foršs, viss labi, bet nu degvielu ēda tik daudz, ka es nespēju to pārvārīt. Es pieradis pie mazajām mašīnītēm, pie tām, kas tur ēd, cik 5, ja man bija snārtam uz 100. Un tas ēda 10 uz 100, un es to negādi nespēju pārdzīvot. Bet ziemu novilkām, līdz pavasarim sakrājām Opelim 94. gada Opel Astra, nevienas dzīvas vietas, viss sarūsējis, izdrūsējis, 500 lati, un kaut ko es vēl tur iegrūdu, kaut kādos maz... Otrajā dienā spidometrs nomira, tad es vienkārši telefonā ieslēdzu vāzi ar spidometru, ar šitām te ar koka skrūvi pieskrūvēju turētāju pie paneļa, lai es redzu, cik ar kādu ātrumu es braucu, bet pēc laika es jau piešāvos pēc dziesmas, jau zināju, cik es braucu. Nu jā, ar viņu vienīgā problēma bija, un bija tas plāns, ka es nopiršu par tiem 500 un gadu man ar viņu jānobrauc. Un gadu es ar viņu arī nobraucu, un man pat bija izredzes, ka es viņu tā kā ieliku uz pārdošanu, un pat viens jau pircējs uzrādās 300 eiro solīja, un neaizbraucu 2 kilometrus līdz pārdošanai, pārplīsa zobsiksne. Nākošajā dienā aizvilku uz šrotu pa 130 eiro pārdevu. Bet, nu, jā, nē, nu tā vai savādāk, bet visu laiku gāja tāda baigā lāpīšanās, un ik pa brīdim uznāk tāds pāts, kā man šitas ir pierīgais. Es gribu vienkārši, kā normāls latvietis iet, paņemt līzingā un miers mājās. Bet, nu, paiet vēl kāds brīdis, un tu bišķiņi atdziesti un saproti, ka nē, nu, ok. Tas tā vairāk nenotiks, nebūs vairs nekādu parādu. Ja nu kādam nebija skaidrs, tad, kad mēs šito visu sākam, vairs nekādas aizņemšanās. No šī brīža. Nu jā. Mums jāparakst papīrs, pirms iziešanas jānāk. Jā, tiem, kas neparakstīs, tur tā lifta šahta. Speciāli sagatavot. Speciāli sagatavot. Mēs palūdzām, lai Tomiks izvāc to liftu, lai viņš netraucē nomest lejā. Nu jā, tas, kas jāatcerās, nav perfekta budžeta. Katru mēnesi viņš jāsastāda no jauna. Katru mēnesi tas nav tā, kā kādreiz mēs mēģinājām sastādām, vai apsēžamies, vai nākošajam gadam sastādām budžetu.
Nu, tā kā vienam mēnesim, un tad katru mēnesi mēģinām dzīvot pēc tā budžeta. Apstākļi mainās, vajadzības mainās, izdevumi mainās, ieņēmumi mainās, viss kaut kas mainās. Katru mēnesi ir jāpiesēžas, jāapskatās, jāpāriet pāri, jāizdomā, vajag, nevajag. Tie, kas ir pāros, pārī parasti viens ir cipargalva, otrs ir brīvais gars. Neatkarīgi no dzimuma. Neatkarīgi no dzimuma, varbūt arī otrādi. Gadās arī otrādi. Nu, nekā mums, tu domā, jā. Jo viņš ir cipargalvas. Jā. Tur ir ļoti Remzijam ļoti interesanta lekcija tieši par pāri attiecībām, kā viņš tieši stāsta par psiholoģiskajiem momentiem, kā sastādīt to budžetu, tad, ja tu esi pārī. Ja tu esi viens, nu, tad tev pašam ar sevi tikai jātiek galā. Bet viņš uzsver ļoti svarīgi, ka to dara abi divi kopā. Tas ir faktiski galvenais nosacījums, ir darīt to kopā. Protams, tam, kuram vairāk patīk tās tabuliņas taisīt un cipariņas darīt, viņš var to fizisko tabulu taisīt, rēķināt, formuliņas salikt. Tas, protams, kas ir viņa dabiskais talants, lai viņš to dara. Bet savukārt brīvajiem gariem, ja, ko es arī, tā kā es esmu tipisks brīvais gars, zinu pēc sevis, parasti tā tendence ir tāda, labākajā gadījumā, jā, mīļais, vai mīļā, kā, būs labi, tu jau zini labāk, būs labi, tas tā nevajag būt, ja. Arī tam brīvajam garam ir jāpiespiež sevi, jāpiesēžās, jo tas budžets ir tas, par kuriem abiem jābūt ir vienošanai, ka jā, un jūs strīdaties un stīvēties tikmēr, kamēr ir tā, ka abi divi zem tā parakstās, ja. Un jāieklausās ir gan tās cipargalvas viedoklī, tas nav tā, ka tie cipargalvas, tie parasti arī tādi kontrolējošāki, ja viņi grib, lai viss pa savam ir, ja. Tagad atnāks brīvais gars un sačakarēs visu manu perfektu budžetu. Jā, tieši tā viņam liekas, ja. Bet brīvajam garam ir un savukārt ir pat obligātā kārtā vismaz viens cipars jāizmaina, ja, jo tāpēc, ka tas ir tas, kur jūs pēc mēnesi dzīvosiet pēc tā, un tur ir tas galvenais, ja jūs tiešām esat vienojušies, un šī gadījumā tev ir jāsēž un tiešām jāpiekrīt, ka tur viss ir tā, kā ir, jo tu paraksties simboliski vai praktiski parakstīties, vienalga asinīm iezīmēt, kā jūs kas katram, ja? Bet jums tiešām par to ir jāvienojas, un pēc tam tai mēneša laikā nav nekāds pārtērēju, ja? Tas ir tas, pēc kā mēs dzīvojam. Mēs ejam uz pārtikas veikalu, mēs pastamies tā, man šito nedēļu palikuši 20 eiro. Un viss. Un nevis, es paņemšu to no nākamās nedēļas. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tad mēneša beigās būs, ja? Ja nav tā. Un tieši tā, un ja uzrodās kaut kāds zobs vai kas un uz to brīdi jūs un nesat uzkrājuši vai kā, tad apsēžamies abiem tā, ko mēs tagad, kur mēs pārbīdām, ko, ja? Kur mēs ko pārbīdām, un abi kopā, ja? Jo tas jums aiztaupīs daudz strīdus, sākumā tas jums radīs strīdus, garantēju, ja? Bet pēc tam aiztaupīs, ja? Tad, kad jūs būsiet vienojušies un nodzīvojam mēnesi, un ja vienam liekas, ka tur ir pa maz, daram, diskutējam, kompromisi, viss, kā jau tas pāri attiecībās ir. Un man, tad, kad es klausījos to Remzija lekciju par tām pāri attiecībām, man bija tāda atklāsme, kā viņš teica, būtībā, kā mēs runājam nauda, kas tāds materiāls vērtības, garīgas vērtības ir svarīgākas, vai visi mēs zinām. Bet pa lielam, ja kādu Mateja evaņģēlijā, Jēzus saka, ja, kur ir tava mantra, tur ir tava sirds. Un pa lielam, tad, kad jūs vienojaties par to budžetu un jūs spējat nonākt pie tāda budžeta, kas jums abiem der, būtībā jūs jau vienojaties nevis par naudu, bet jūs vienojaties par to, kas jums abiem dzīvē ir svarīgi. Par to, kas ir jūsu prioritātes, ja? Un jums, ja tas ir pāris, tad tas ir normāla lieta, lai būtu normāls attiecības pārī, ir jābūt par svarīgām lietām uz vienu viņu cilvēkiem, ja? Jo nauda, tas jau ir tikai tas, kur jūs, ja, kādas ir jūsu bailes, ja? Kādas ir jūsu trauksmes, kādas ir jūsu sapņi, kāda ir jūsu ideāli, tas viss atspoguļo, naudā tiek atspoguļots. Un jums ir jāspēj par šīm lietām vienoties. Ja jūs nespējat, tad es teiktu, ka ir dziļākas problēmas nekā naudas problēmas. Jā, tas arī ir tāds, ja šo nespēja realizēt un ir tā, ka viens regulāri kaut ko no tā pārkāp, ja iziet ārpus tiem rāmjiem, tad tā problēma ir īstenībā jārisina pie pāru konsultanta. Mēs esam 7 latu dēļ gājuši. Maksājuši 35, laikam, kobrīd. 35, lai atrisinātu par 7 latiem. Protams, bija sakrājies, ja tas jau nebija tikai kā vienmēr, ja. Tas bija pēdējais pilēns dumcētis runa nav par naudu, ja. Runa nav par eirikiem, ja.
Jā, nē, nu, ir tā, tas iznes ļoti daudz ko uz āru, ja, šīs lietas, ja, bet tas arī ļoti daudz ko dod, ja atrod to veidu, kā par šīm lietām komunicēt, un ja atrod to kopīgo valodu, tas ļoti daudz dod vispār attiecībām kā tādam. Jo viņam ir tas tie saucamie tie radio šovi, kur cilvēki reāli zvana, stāsta, man ir tāda problēma, viņš viņiem dod padomus. Un es esmu, man liekas, jau atkarīgi no viņiem. Tas tā kā cits skatās seriāls, es klausos Remzi, jo tas ir tiešām reāli dzīvi cilvēki, kādas tik nav cilvēkiem problēmas. Ja? Un tad tur ir tādi, kas viņiem ir tāda akcija, ja? Tad, kad tu esi visus parādus nomaksājis, un neskaidot hipotēku, tad viņš taisa tādu, ka tu vari aizbraukt pie tā Remzi, kur viņam tur tā māja, kur tas radio šovs, un ēterā noklieties I am debt free! Ja, es esmu no parādiem brīvs, ja? Nu tāda kā smieklīgi. Un tad viņš vienmēr viņus intervē tos pārus, kas ir ieradušies un tos parādus, kāds ir jūsu panākumi, nu kā jūs to izdarījat, kā jūs izdarījat? Nu, man liekas, 10 gadījumos no 10 vai 9 gadījumos no 10 viņi visi kā viens saka tā, komunikācija. Tikai tad, ja tu iemācies ar to otru pusi sakomunicēties un vienoties un sarunāt un turēties pie tā, ko jūs esat vienoši, tikai tad jūs reāli sanāks kaut kas. Sākotnēji tur ir viennozīmīgi, ka būs puņķi un asaras un lidos pa gaisu viss iespējamais. Nu, es, protams, pēc sevis spriežu. Bet, nu tā vai savādāk, bet to vainu. Ja to nevar izdarīt, tad tur agrāk vai vēlāk tāpat būs pilnīgs. Nu jā, un laikam liek piebilst to, ka viss tā sistēma it kā ir balstīta uz to, ka pārim tās finanses viss liek kopā ir vienas. Nu, vismaz tā mēs darām, tas ir mūsu pieredze. Mēs visu laiku šo punktu aizmirstam, jo mums tas ir bijis jau daudzus gadus, ka mums ir viss kopīgs, bet mēs joprojām atklājam, ka vidēji latviešu ģimenei ir tā, ka vīrs maksā kaut ko hipotēku, sieva maksā par bērnu izglītību, kaut ko tādu, bet viņi pat nemaz nezina lākā, cik kurš ko pelna. Tas ir absolūti, nu, kā mēs varam vispār par kaut kādu plānu runāt, ja mēs nezinām, kādi tad mums īsti ir tie resursi, lai to plānu realizētu. Nu jā, un budžeta izmaiņas ir, protams, kopā tikai ieņēmumu robežās, nekādas aizņemšanās no nākošā mēneša. Ir tāds jēdziens kā budgeting with happy ending. Tām beibēm, kuras ir cipargalvas un viņām ir vīri brīvie gari, ir ārkārtīgi eleganti un elementāri piedabūt vīru piesaisties pie budžeta risināšanas. Ar tiem, kam ir otrādi, ir grūtāk, jo tad ir jāiet uz randiņu un jāmēģina tas pārvērst par budžeta plānošanas, tā teikt, vakaru un tā tālāk. Bet, nu, tas ir tā, ka būtiskākais, ka brīvajiem gariem ir jāņem smadzenēs līdz uz to mītingu vai randiņu kaut vai, kur budžets tiek apspriests vai kā, un savukārt finansu šitiem cipargalvām tiem atkal vajag būt nedaudz tādiem, kas ļauj tam brīvajam garam izčakarēt viņu perfekto plānu. Nekādas aizņemšanās no nākošā mēneša, tas ir raksturīgi mums, kas mīlam aizņemties visu laiku, tā kā no citiem, tagad ir populāri, es tā saprotu, SMS kredīti, mēs, paldies Dievam, tam visam aizgājām garām, bet fakts kā tāds, nekādu SMS kredītu, nekā tam līdzīga, nekādas aizņemšanās. Ja nav naudas, tad nav. Jums arī, ja tad, kad varbūt piebildīsim, ka kaut kā pirmajā laikā tā grūtība ir dubult grūta. Jā. Tāpēc, ka ir tā, ka, piemēram, ja jums tā, piemēram, tas pats augsta vai tehniskā apskata, kas pa gadu ir kā ir jāskrāja, tad jums augustā būs tehniskā apskata tagad, jā? Tas nozīmē, ka jums tā jāsakrāja ir līdz augustam jau tā summa, un būs grūtāk. Tajā pirmajā brīdī jums sanāks tā kā maksāt dubultā, gan par to oktu, kas būs pēc gada, gan par to, kas būs tūlīt, ja viņi iekrīt tūlīt, jā? Un tāpēc, būs tā, bet pēc tam, ja, runājot par to aizņemšanos no nākamajā mēneša, faktiski ir tā, ka visas šīs lietas tev jau būs. Ja vien tu būsi to budžetu sakārtojis un pēc viņa dzīvos, ja, tad faktiski tev nevajadzētu, ja vien tu, kā saka, tas ir tikai no tevis atkarīgs. Bet tev ir visas iespējas dzīvot mierīgu dzīvi, ja, tur tā lieta, ja, un tas arī piesienoties tam pašam, ja, dzīvot, ja. Grūti man ir, jo tas ir tā tīri tā emocionāla tā lieta, ja. It kā gribās dzīvot tagad, bet tā dzīvošana jau nav tāda īsta dzīvošana, ja tev ir tiešām
tie parādi, kas tev nospiež, un vai ja tev nav, ir tā visu laiku, ka tu savs beigās pašārstēšana. nevar savilkt un viss, ja, un pēc tam tā drošības kaut kāda sajūta. Brīvi, tā savā ziņā ir baigā brīvība, jo tu mēs zaudē darbu, piemēram, ja, tev nav jāskrien darīt jebko, kas tev varbūt dziļi ir iebjās tikai tāpēc, ka tev nav bērns, ko pabarot vai pašam sevi paēdināt. Tev ir kaut kāds buferis iedots, ja? Un es par saviem bērniem es arī vienmēr tā domāju. Bija vienā citā seminārā bija viena mamma, arī ļoti jauka mammeņa, kurai bija laikam mazs meitukiņš bumbulīts, baigi pašais. Bet es viņai neko nevaru atteikt. Bet kā es viņai atteikšu, ka mēs ieejam veikalā? Nu, tas ir kā jauki, ja? Bet pa lielam, ko tad tu tam bērnam, kas tam bērnam lielās līnijās būs svarīgāks? Vai mazāk traumējuši, vai es varu, ka tu viņam būs to čupu atteikusi, ja? Vai kad viņš beigās, tā domāju, cik daudz es saviem bērniem var dot, ka man šīs lietas tagad ir sakārtotas vēlāk. Tad, kad būs lielās lietas, tās svarīgās lietas, ja? Vai man bija tā... Jā, vai man bija tāds, kā tāda smieklīga atklāsme, bet tas tikai raksturo to, cik pirms tam mums bija sūdīga tā situācija, nekārtība liela, ja? Un cik tagad varbūt ir tā kārtība par to, ka man ir tādi bērni, kuriem ir pastiprināti visādas vajadzības, ja? Bērnam tur neirologi, psihologi un tā. Un tad ir tā, mēs jau zinām, kā ar to bezmaksas medicīnu mūsu bērniem. Jā, mums viss ir pusgadu rindā, jā, tad, kad tev vajag, tad nekā nav, jā. Un tad ir tāds, ka es vienmēr tādā, starp to, ka ārprāts tagad man vajadzētu šito neirologu, un tad psihologs jau vispār neapmaksā, jā. Un tagad tam bērnam vajag palīdzību, jā, un es pieķeru sev pie tādas domas, man atkal nav, es atkal viņiem nevaru. Pagad, bet man ir veselības budžeti, man ir tās nepatikšanas paredzamās ieliktas. Es man atliek tikai es ieeju, mums jau datorā viss ir pastos. Pats man taču tur ir, jā, mums nav bijuši tāds veselības izmēr, man ir iekrājies, un saprot, es savam bērnam, jebkurā mirklī, jebko, nu, nav runa par kaut kādām katastrofām, ja, bet normālām lietām. Es varu aizvest pie laba speciālista tad, kad viņam reāli to vajag. Man kā mammai tas iedeva vienkārši fantastisku sevi, tas ir tas dzīvot, ja. Nevis tas, ka meitiņa šodien, es viņai par to budžetu, mums bija pupas, jā, mēs nemākam vēl rēķināt lielu pupu kaudze, sadalām. Šitas ir mūsu naudiņa, jā, tā ka šito mēs pārtikai atliekam, tā mēs ar tēti daram, tas ir budžets. Šito mēs atliekam tam un visu, tad mums ir nevis, mums nav naudas, un mēs pastīsimies, vai mums ir budžetā. Mums tagad budžetā vairs nav, jo mēs bijām tur, un mēs darījām to, tāpēc to mēs darīsim, tā ka būs lielais nākošais pupu. Ja? Malga nākošā pupu trauks, kad būs, tad darīsim. Var šīs lietas viss izskaidrot. Vai vismaz mēģināt. Es jau nezinu, man vēl, piemēram, tīņu nav, droši vien ar viņiem ir... Man ir, tāpēc arī aktualizējies. Tad labi, ka es sāku laicīgi. Es jau nezinu, kas notiks, kad manējā viņam pazīmes jau ir, jā. Zini, nu šomēnes mēs nevaram, atkal, mums nav, jo tu visu laiku no tā, parāda. Bet viņš tev rēķina jau? Sēžam stādat kopā. Jā, nē, nu tāpēc arī es esmu pie tā iesnājusi. Vai? Pasties, redzi, māma šomēnes sarunātē mašīna, tāpēc tev nevar iedot. Tas ir tik, cik mums ir, vai dēliņ. Sarēķināt. Jā, vēl labāk. 14 sākt rēķināt. Jā. Redzīgi, viņš ierauga to vispārējā situāciju, varbūt viņš tieši sapratīs tevi. Tas ir tas, ko man var izdarīt. Jā, īstenībā, ka tagad sievadā pateica, man šonedēļ bija labs, īstenībā piemērs. Es, protams, par to vairs pat lāgā pat neaizdomājos, bet kad te mēs pagājuši nedēļu es tur pamanīju vienu sev aizdomīgu dzimumzīmi. Pirmdien daktars pateica jāgriež, otrdien izgrieza. Un tas viss kopā 130 eiro. Un es tā iedomājos. Agrāk tas būtu tāds, atkal izdomā, atkal tie daktari, atkal vēl kaut kas. Es paņēmu 2 brīvos dienas, es normāli iztaigāju pie tiem daktariem, visu izgriezu, pats arī aizgāju, papriecājos par labu ēdienu Rīgā un viss gala beigās. Un es tikai pateicoties tam, ka tas viss ir paredzēts un salikts. Īpaši šādos gadījumos var jau būt tie, kā tās, kas ar emergency, tās ārpus kārtas situācijas nevienmēr ir varbūt ar veselības nozarē, viņas ir tāds sāpīgākas, ja, visās nozīmēs, ja. Kad tev ir stress jau no tā, ka tev tur kaut kas ar veselības atšakarējies, vēl tev nāk, ka viņš tas, kur lai es izrauju to naudu, ko lai es tagad daru, ja? Un tas ir paņemts nost, Mans pirmais AHA arī bija īstenībā ar veselību, man bija ēdu pelmiņus un lielais kožamais 3 daļās, tā kā tāda puķītē atvērās. Un es domāju, pirmais atkal pie tā zobārsta, kur lai es atkal tā naudiņu un pagaidu, stop, mums taču bija jau atlikts. Paskatos, cik ir 200 lati toreiz bija. Man par 200 latiem, tā jāvar salabot zobu.
aiziet pie zobārsta, es jau baidām, pirmais jau, protams, bail no paša zobārsta, bet, labi, to es kaut kā pārvarēju, otrais ir visu laiku sēžu domāju, cik būs. Viņš beigās pasaka, tur kaut kādus 50. Doktor, paskatieties, tur vēl noteikti, tur paskatieties, vai tur vēl kaut kur nav kaut kas. Beigās 90 latiem viņš man salaboja, aiztaisīja visu, ko vien varēja aiztaisīt. Un visu, un es sapratu, ka pats mans tās lāsts pārvērtās par svētību, ka es salaboju visu, ko vajadzēja un ko nevajadzēja. Un man vēl palika pāri. Un tad ir tāds, ka tajā brīdī arī pamazām, tādos brīžos arī saprot, ka uz priekšu paredzēt, tas, būtībā mēs tā kā, ja iepriekš mēs visu laiku mēģinājām panākt tos izdevumus, tad tagad mēs visu esam tā kā apgāzuši otrādi, un tagad ir tāds, panāks tik šos. Protams, tas mūs nepasargā pret kaut kādām dzīves mega lielajām likstām, tur, nezinu, pasaka Dievs nedod Dievs iedzīvoties kaut kādos vēžos vai vēl kaut kamī, bet fakts kā tāds, ka tās ikdienas kaut kādas nepatikšanas, viņas vairs nespēja pārsteigt. Viņas ir tādas, tā kā bija tajā nosaukumā, bija arī Facebookā tas nosaukums, pārvērst par mazām nepatikšanām vai neērtībām, pareizāk sakot, lielās nepatikšanās pārvērst par mazajām neērtībām. Ir tāds, ka, jādod tā nauda, bet, ir tāds, labi, ko padarīsim, jādod. Tas tā kā tādā cirka spēlē, kad tu spēlē visu laiku tur ar lauvu augšā, ar kazu lejā, un ko tur, protams, ceri, ka netrāpīs uz tās kazas, kurā aizrauj līdz pašai lejai, bet, visu laiku tev, teiksim, tev vairs nav tāda, tu neniesājies tā kā tāds pažadnieks, jo iepriekš mēs bija tā, ka visu laiku tik spēja tik dzēst, un visu laiku stress un viss pārējais, tad tagad ir tāds, ir, daram un viss, bet viss notiek salīdzinoši mierīgi. Jā, te arī tiem, kas grib dzīvot, atkal es piestējos. Pēc parādu atdošanas, tad, kad trešajā solī iekļaujam budžetā arī notreicamo naudu. Tas vienkārši ir, jo jūs parādu atdošanas laikā būsiet vairāk sažmiegsties un tomēr neiesiet uz tiem kultūras pasākumiem, jūs ātrāk tiksiet no tā grūtākā posma ārā. Tas ir tikai stāsts par to, ja? Piemēram, kā bērnam pateikt. Tad vai 1 gadu mēs mokamies vai 2, ja? Tur var būt tā atšķirība, tev savācās tās summas, ja? Tas ir tikai par to, cik ātri tu gribi tikt tam pāri, ja? To katrs pats, kā saka, priekš sevis. Man bija tā, ka mēs tajā stadijā, kad mēs tur atdevām tos parādus, es kaut kādā brīdī pamanīju, vai es prasīju sievai, ko un kā, un viņa man atzinās, ka viņas gazele ir praktiski jau nosprāgusi. Un tad es sapratu, ka tā gazele ir tomēr jāpabaro. Man kā cipargalva, man gribas ātrāk uz priekšu, es esmu gatavs tur sažmīgties, es tur vēl kaut ko. Labi, pēc manis neizskatās, bet tā ir, es varu saņemties. Un 2 dienas pēc tam pierīties. Bet fakts kā tāds, es esmu gatavs saņemties un sadarīties un vēl kaut ko, bet man ir jāatcerās vienmēr, ka es neesmu viens, ka man tomēr ir mans brīvais gars, kuram gazele ir jāpabaro un tā tālāk. Un tad mēs nonācām pie tās pozīcijas par to notreicamo naudu, jo Remzijs to sauc par blaumanī, ka budžetā mēs tagad mums uz šo brīdi mēs esam jau biezi, mums ir pa 100 katram mēnesī, kuru mēs varam notreikt pilnīgi no question zērsku. Tāpēc nekādu jautājumu. Es daru ar to savu nozupru. Nekādas vainas apziņas, nekā es gribēju savu saplīsušo saskarambāto. Oi, kas notiek? Kur mēs palikām? Jā. Tāpēc, ja es kaut ko gribu, es varu tam sakrāt, es varu atļauties, ja es gribu ar draugiem aiziet, nezinu, tur šikās pusdienās, es varu to izdarīt, ja es gribu uzsaukt, es to varu izdarīt, man nav jāatskaitās sievai par to, man nav jājūtas vainīgiem. Un tas ir tāds, un arī, ja viņa ar to savu kādreiz naudu, tur viņa atnāk mājās ar jaunu kleitiņu bruncīti vai vienalga, ko, ja viņa man pasaka, ka tas ir no viņas blaumanī, tava darīšana, tērē kā gribi. Un ir tāds, niers, ka tu zini, un tad tu tur mēneša sākumā varbūt arī mazliet izvirsti, un tad pēc tam atkal ir mazliet jāpievelkas, jāpieraujas, bet tā ir laba lieta. Un tas palīdz, tas ļoti palīdz.
Nu jā, bet tā gazeles intensitāte vismaz pēc Remzijas sistēmas atceļas tikai un vienīgi pēc 3. soļa. Tad, kad ir sakrāts tas lielais avārijas fonds, tikai pēc tam var mazliet atslābt un sākt iet uz restorāniem un visu pārējo. Līdz tam pa lielam ir tāds, ka to restorānu tu redzi no iekšpuses tikai tad, ja tu viņā strādā. Ko? Priekšmātas Jā, pareizi, viņa strādā restorānā. Viena no lietām, ko viņa pārvalda, pārskata vai katru. Tur viņus baro Itālijas, īsts Itālijas baro ar garšīgu. Jā. Kas? Ļoti garšīga pasta carbonara. Un pasta laikam vienīgais. Labākā, kad es labi, ne par to ir runa. Tātad, nu jā, un te es parādīšu vienkārši to, tas varbūt, es kamēr meklēju to, kur tā aizbēga, es atradu vēl vienu video, kurš man liekas ļoti labi ataino to, kā bija, tas tā kā mūsu stāsts atainos Animal Planetā. Tie esam mēs, šitie ir mūsu tie parādi, kas mums tur zogas klāt un grib, remonts, jā, un tā tālāk, un viss pārējais. Tie esam mēs, taču. Tie esam mēs, tur gan jau izdomāsim. Parāds, plaškars. Protams, jā, parāds tur neguļ, parāds nav brālis, parāds ir leopards, un es esmu virsū. Protams, ilgi nebija jāgaida. Parāds ņemam saķer mums pie pakaļas. Tur varēs arī redzēt. Tur varēs, jā, kaut kādā brīdī rādīs to lielo pakaļu. Jā, viss likās jau beigās klāt. Un te rekubīci ierodas. Visi saka, nē, jūs visi pārējie pagaidat. Vajag ar to, kas man pienākas. Es atvainojos. Jā, ieķeras, bet parādīja višķi piekusuši, vidam vēl reku pietiek spēka. Tas tāds liels un treknis. Ieķerās mums. Jau ieķerās vienā vietā, rauj nost. Likās jau beigas. Un te es kaut kur izlasīju to grāmatu. Kaut kur ap šo brīdi. Un tā mums izdevās aizlaisties. Nu jā, lūk. Un tad būtībā, klasika žanra. Bez plāna, māja it kā ir māja, it kā jumts ir, it kā sienas ir. Gan jau tur ir arī kaut kur caurums, pa kuru krīt viss lejā. Bet pa lielam, protams, ka tur nekā no tās mājas nav, jo tas arī ir tas, ka visa tā mūsu finansiālā dzīve ir kā šitas te zaru būde, ka kaut kā jau it kā dzīvojam, kaut kā jau iztiekam, kaut kā taču visam pietiek, bet reāli jau, ja tā paēj tālāk un ieraugi to reālo bildi, ir diezgan briesmīgi uz to skatīties. Un, protams, ka tad, kad ir plāns, viss ir lūk šādi villa ar baseinu. Pēc 10 gadiem mēs tur savējāmies. Jā. Mēs upi vienkārši pagriezīsim. Jā. Tas, ka, protams, tajā ikdienā, tas, visa tā ugunsgrēku dzēšana, tagad tāda aptuvenē ir, ka es sēžu vienkārši ērti krēslā un mierīgi dzēšu tos ugunsgrēkus. Un, ja tiem, kas cipargalvas, es visu laiku mēģināju izdomāt, kā lai kaut kādos ciparos, kaut kamī tādā parāda, kā atšķiras tā dzīvošana ar to nulli, un tā varētu pat arī teikt lavīnveidīgā, tomēr tās labklājības pieaugšana, jo viņa ir tā ideja, ka tad, kad mēs kuļamies ap to nulli, mēs visu laiku tā kā tik cik ienāk, tik iztērējam, un tad parasti, ja iztērējam un aizējam zem nulles, tad mēs kādam esam kaut ko parādā, par to tiek paņemti kaut kādi procenti. Tajā brīdī mēs arī bieži vien palaižam garām kaut kādas labas iespējas un kaut kādas izdevīgas lietas un tā tālāk, un tad mēs atkal iznirstam virs tās nulles, neko daudz neizmainījuši. Savukārt, ja mēs piežmiedzamies, netērējam, plānojam,
pieejam tam visām finansēm ar prātu, mēs varam izmantot iespējas, kuras mēs citkārt nevarētu būt izmantojuši un tādā veidā vēl papildus tā kā vairojam to savu labklājību. Un tas ir tāds, ka viņš atkal aiziet tādā, kā lai pasaka, lavīnveidīgi, bet šī gadījumā uz augšu, jo tu ne tikai neatdod tur kaut kādos procentos to, ko tu esi nopelnījis, bet tu arī pats vēl kaut kādas iespējas izmanto. Tu redzi, ka ir, piemēram, es nezinu, ir jēga par to mūsu gabalu stāstīt, ne? Tāds viens piemērs, ka mums, piemēram, mēs tajā dzīvojam Mazdārziņu rajonā, mums māja tur nekāda un tā tālāk, bet mums blakus ir gabals, pēkšņi parādījās uzraksts pie viņa pārdod. Mums tas gabaliņš ir tik maziņš, ka mums tas absolūta nepieciešamība pēc vēl, mēs tur izziņas ar to saimnieku šurpu, turpu, kamēr beigās mēs par to savu lielo avārijas fondu varējām atļauties nopirkt to blakus. Ne visu, jā, es biju pārcenties ar to avārijas fondu un mums palika vēl pāri, bet fakts kā tāds, ka mums pēkšņi bija tā iespēja, mēs viņu varējām izmantot un bez nekādiem hipotekāriem pasaka Dievs kredītiem vai vēl nezinu, aizņemšanās no draugiem vai paziņām. Tagad, protams, sākas tas, ka man, kā vecim, man visu vajag, es tagad sētu, tagad vēl vienu māju, tagad vēl tur to, šito, vēl kaut ko, un tam man vajag tur šitādus instrumentus un tādus instrumentus, vai tur vēl kaut ko, bet fakts kā tāds, ka, vienkārši, tagad man atkal sieva, man ir bišķiņ brīvais gars, cipargalvu nolaida pie zemes, pateica, klausies, nomierinies, padzīvosim, pakrāsim un tad visu pirksim. Un man bija tāds bāts, kā tā, man tagad jāgaida, nezinu, cik gadi atkal. Bet taisnība jau vien viņa ir. Un tas ir visādās tādās lietās, kur... Man arī ir draudzenes, kas zina daudz maz, ar ko es nodarboju, kāds ir mans hobijs, ja? Bet, kāda jēga, kas tas ir tur tas maksājums? Piemēram, mobīlo iPhone gribās visiem tagad maksājums 30 vai mašīnu jau. Labāk jau, un tad būs jāremontē, ja? Kas tur 200 eiro mēnesī, es nezinu, cik tie mašīnu. Bet toties tev galva nesāp, tu brauc, ja? Kāpēc, lai es to nedarītu? Kādi ir tie argumenti, ja? Un es mums ir pat kaut kādā ziņā grūti iestāstīt, jo tā atbildi ir tajā sajūtā, tajā brīvības sajūtā. Bet otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ko mēs, man liekas, ļoti bieži neņemam vērā, tomēr pastāv risks. Tas riska moments par to, ka mēs, ja mums vairāk ir šādi piesaistoši, ja, šis verdzības saites, kas tā arī ir, tu esi piesaistīts, tā kā vergs, ja. Jo vairāk mēs pakļaujam sevi riskam, ja? Jo tāpatās tie lielākie, kas ir tie leasing mašīni, viņi tāpatās ir uz vairākiem gadiem. Nemaz nerunājot par hipotekām, kuras var paņemt pa daudz liels un pa daudz. Tās ir vispār uz gadu desmitiem. Un dzīve var mainīties tā, kā mēs par to iedomāties nevaram. Es vēl tad, kad mēs parakstījāmies uz šito hipoteku, nezināju, kā būs, kas ar maniem bērniem, ja? Un protams, nedod Dievs, lai viss mums notiek skaisti dzīvē, ja? Bet mēs zinām, ka viss kaut kas neobligāti slikts, bet vienkārši var mainīties. Mums var mainīties darbi, un mēs esam piesieti pie kaut kā, un nevaram tāpēc labu darbu sev atrast, tāpēc, ka mēs ģeogrāfiski pie hipotēkas esam baigās piesiets un neesam pārdomājuši to lietu, ja? Vai, piemēram, es zinu, ka man bija tagad ar to pašu bērnu, mēs vecāko, ja? Mēs sapratām, ka mums vispār izglītojošā skola nedēļ, mums ir jāmeklē speciāla skola. Un arī es saprotu, man vienu brīdis reāli apsvēra domu par to, mēs vienreiz jau uz Valdorfu gandrīz aizgājām, un gan tagad arī uz Montessori skolu gribējām iet 300 eiro mēnesī, ja? Bet, tu aizēji uz skolu. Es tā, ja? Jo, protams, man kā mammai ir tas, ka jā, vot šitā būs tā vieta, es priekš bērnu visu kreklu nost, maksāšu būs, ja? Un droši vien daudzām mammām tā ir, ja? Bet pat šī gadījumā mēs atradām, meklējām un atradām valsts skolu, jo izskatās, ka viss būs labi, ar septembri iesim ar to speciālo programmu, bet cik reizes neesmu padomājis par to, paldies Dievam, ka mēs pirmkārt tajā Valdorfā neaizgājām, jo bērnu izglītība, tas ir tāpat kā līzīgs uz cik gadiem, 8 vismaz, pamatskola. Ja? Tur nevar tā pēkšņi pārlikt kaut ko, ja viņš ir tīpaši tādā specifiskā vietā, ja kā tu viņu pārcels. Ja? Un tu saproti, tā jebkas tev dzīvē var notikt, un tev pie tā, kas notiek, vēl klāt ir šitas, kas tev ir obligāti jāmaksā. Nekā tu nevar darīt, jo, ja tu krāji mašīnai, ja, jaunai, tu vari vienu mēnesi arī neatlikt viņai, ja tev salūst zobs vai kāja salūst, vai es nezinu, kā liksta notiek, ja.
Tu vari 2 mēnešus tai mašīnai neatlikt un visbeidzot to, ko tu esi sakrājis mašīnai, atdot tai, nezinu, nedodies kādam tuvam cilvēkam veselības operācijai vai kam. Bet ja tu esi līzingā, tu nevari neko no tā visa, tev vēl ir jāmaksā tas maksājums, ja? Tu esi tā kā dubult mēslos iekšā, ja? Tas riska faktors, risks, ja? Jūs arī tie jauni cilvēki, kas vēl nezin, kas vēl tikai plāno precēties, kam vēl dzims tikai tie bērni, ja? Nevienam nenovēlu un negribu baidīt, ja? Bet viss, kas var notikt dzīvē, mēs nezinām, kā mums kas piedzims un vai kā mums samainīsies karjeras un kur mēs gribēsim strādāt, ja? Tagad ar to mūsu hipotēku arī, kur mēs ielikām tieši pirms 5 minūtes pirms sprāga burbulis. Mums ir hipotēka, jā. Un par hipotēku runājuši jāpasaka, Remzija tā formula ir tāda, ka viņš, protams, ideāli būtu, ja viss pirktu kešā, ja? Bet, nu labi, mēs nedzīvojam ideālā pasaulē. Bet tas, ko viņš iesaka, ir, ja vispār ņem hipotekāro kredītu, tad ņem neilgāk uz 15 gadiem, un lai tas hipotekārais maksājums būtu ne vairāk kā 25% no tā, ko mājās ģimenes budžeta, ja? Un kas nozīmē vairumā gadiem, kas varētu nozīmēt droši vien, ka tad ir pirmkārt, nu tev jānolaiž savas prasības, otrkārt tev ir jāsakrāja pirmajai iemaksai zolīdē, ja? Jo tas ir apmēram tas aprēķins, kurš tev tā kā daudz maz, ja viens statistiski... Nu tad sanāk, ka tu būtībā, ja viens pazaudē darbu, tad no otra algas var nomaksāt un nebūt tā, ka, ko mēs tagad iesāksim. Jā, tu nepakļauj tik ļoti lielam riskam sevi, jā, ar tādiem tiem mērogiem, jā. Mēs par to savu, par mūsu hipotekāro, protams, es jau esmu šaustījis tik daudz reizes, cik... Jā, viss. Bet pa lielam ir tā, ka, nu, beidzot pateicoties visam šitam, es esmu atradis mieru pats ar savu māju, un mēs kaut kā sadzīvojam, un īstenībā viss ir daudz maz ok. Nu jā, te jau, nu, pirms, pēc, tas tā kā, nu, visur jābūt. Un vēl viena lieta ir, ko es gribu, es nezinu, kāpēc es tad baby ieliku, īstenībā to vajadzēja veci ielikt. Tāpēc, ka es nesaku, ka bēbēm to nevajag, bet es saku, ka to vajag vēl jau vairāk, es gribēju uzsvērt tieši večiem. Jo večiem ir tā, ka tā dzīve ir pamanās no mums izsist spēju sapņot. Mēs, kā lai pasaka, tā dzīve ir parasti tāda, kas spārda, un mēs pārstājam sapņot. Mēs pārstājam sapņot par to, kā būtu, ja būtu, vai kaut kā tam līdzīgi, tad šī brīdī man gribētos piespiest jebkuru visus aizdomāties, pasapņot par to, kā būtu, ja tev nebūtu parādu, kā būtu, ja tev būtu tas avārijas fonds, kā būtu, ja tev būtu tā brīvība finansiāla, ja tu varētu rīkoties, kā tu gribi, tu varētu nestrādāt savā smirdīgajā darbā un varētu, es nezinu, ceļot pa pasauli reizi gadā, pa mēnesim, pa 2 un tālāk. Tas, protams, es tagad izdomāju visādus pekstiņus un to, kas manai sirdī tūs, bet fakts kā tāds, ka vienkārši atļaujieties pasapņot un tajos brīžos, kad ir tas grūtākais ar to gazeles intensitāti un saņemšanos un sevis aizliekšanu un visu pārējo, vienkārši paturiet priekšā sev to gala mērķi, kāpēc jūs to darat. Kāpēc tas viss šobrīd ir tāds, nu, kāpēc es sevi šobrīd aizliedzu, jo tas arī tas Remzija, tas teiciens ir live like no one else, so that later you can live and give like no one else. Dzīvo kā neviens, lai vēlāk tu varētu dzīvot un dot kā neviens. Tas ir ar to domu, ka es tagad sevi aizliedzu, bet vēlāk eventuāli tas man nāks atpakaļ ar uzvīvu. Un tas būtiskākais ir tas pirmais brīdis, kad ir jāsažmiedzas, jāsaspiežas, jāsavelk jostas un jāaiziet tam grūtākajam cauri. Tas ir grūti, tas nav viegli, bet kad beidzot tas ir izdarīts, kad sāk nākt iekšā pirmie tie kaut kādi augļi tam visam, tās sajūtas nav aprakstāmas. Man pirmais bija kaut kādi, man liekas, 6 mēneši bija pagājuši. Mēs bijām, man liekas, tieši kaut kāda tehniskā apskate vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, ka tu jau nevis no tā savā tekošā, bet no uzkrātā. Un tā bija tāds bāds. Tas tev tajā mēnesī, ko neizmēr? Vieglums. Bet jūs sākāt ar pārpalikumu vai ar mīnuszīmi? Mums bija mīnus 2500 platos. Tas bija pa tiem 4 mēnešiem pašā sākumā. Tie bija 4 mēneši tajā to sākumā, ko es lasīju.
Tas bija 4 mēnešu laikā, mēs bijām no plus, man bija laikam tā štukata vannas istabas remontam iekrāta, un, nu, pat nevis iekrāta, bet man bija iepriekšējā mēnesī, bija labs biezs mēnesis, decembris, un es tā kā izdomāju, ka es tagad vannas istabu izremontēšu, un pa tiem 4 mēnešiem no tā 1000 līdz 2000 mīnusā, līdz 2500 mīnusā. Es saprotu, ja ir pārkūši, es saku, tad vēl tas atspērums, bet ja tev ir mīnus, tad kā tad? Nu, tas bija, tāpēc es saku, ka man arī bija, tas būtībā šitai sistēmai, lai viņa nostrādātu, ir nepieciešams viens. Tā sajūta, kas saucas, kā latviski to sauc, sick and tired of being sick and tired. Viss ir pieriebies. Nu, ka viss tev ir līdz brošai, un ka tu vairs saproti, ka tā pa veicam dzīvot vairs nevar. Un tikai tajā brīdī, kad mums tas viss nonāca līdz tam, ka es vainu nolaižu rokas vainu, es sapratu, ka es nemāku tās rokas tā vienkārši nolaist, un man tas tā nepadodas. Es sapratu, ka viss es saņemos, un es daru visu, es saprošu zobus, un es vienkārši eju dzīvoju pēc tās sistēmas. Man pofīgi, un lai tur vai kas, vismaz es varēšu pēc tam teikt, es izdarīju visu. Un paldies Dievam, es varu tagad teikt, ka jā, es izdarīju visu, un paldies Dievam, tas arī nostrādāja. Jo tas pirmais brīdis, viņš bija murgains. Tur bija, mums, protams, arī joprojām bija kašķi, jo Liene tajā visā vagonā uzreiz neielēca. Viņa pirmajā brīdī arī vēl ko Remzijs saka, ka tad, kad viens no pāra ir kaut ko šito sapratis un tā tālāk, ka nevajag iet uzreiz otram virsū ar to, ka mēs tagad darīsim tā. Un tas bija tieši tas, ko es darīju. Es tagad ierados tā virtuvē, tā siela. Tagad mēs dzīvosim šitā. Visu netur kā pēc, netur ko, tur ir muti dzīvojam šitā, visu pēc maza. Nu labi, tik traki nebija, bet fakts jā tāds, ka es viņai no sākuma līdz galam nepamatoju to kā pēc. Bet tad, kad viņa pati noklausījās un kad viņai aizgāja, pieleca, tad viss arī mainījās. Labi, bet tas mīnus, kā tiks no tā? Par mēneša mīnusu. Mēneša mīnus, jā, ka Mēneša mīnus. Mēneša mīnus, ka tu jau tev tie ienākumi nav tik lieli, cik tev ikmēneša maksājums ir, bet kā tad tikt ārā? Nu tad ir 1 pa 2, ja tu vairs nevari neko nogriezt, ir tikai jāpelna vairāk. Ja arī tas nestrādā, tādā gadījumā ir valsts sociālais dienests, kurā tu griezies ar lūgumu pēc palīdzības. Vai nu tu ej uz bankrotu, vai nu vēl ir dažādi scenāriji, ko tādos brīžos var darīt. Bet fakts kā tāds, ka te nav, es tev nevaru pateikt, nu tad, nezinu, paliecies 6 reizes uz vienas kājas, 6 uz otras, un tev viss notiek. Kā jūs sākāt, jums bija mīnus vai jūs? Mums bija tā, ka mums tajā brīdī, kad mēs sastādījām savu pirmo budžetu, es godīgi sakot, viņu neatceros. Bet fakts kā tāds, ka ir pilnīgi skaidrs, ka mēs tur griezām lopā. Sieva raudāja, es raudāju, labi, es neraudāju. Man liekas, ka es neraudāju. Nu labi, man vismaz tā gribas domāt, ka es neraudāju. Bet fakts kā tāds, ka es teiksim, mēs nogriezām visu iespēju. Mēs saku, mēs sīkos vadājām. Mēs pat izrēķinājām, ka teorētiski jau viena mašīna mums bija palikusi. Mēs tos sīkos varējām kā vadāt uz to bērngāzu ar to mašīnu, bet es izrēķināju, ka mēs tādā veidā mēnesī iekonomēsim 40 latus. Un tāpēc mēs abi sēdāmies uz veļļukiem un sīkos vadājām uz bērngāzu ar veļļukiem, lai iekonomētu tos 40 latus. Mēs varējām, paldies Dievam, atļauties laika ziņā to, un līdz ar to, vai tad kad sieva aizgāja atkal strādāt, un tajā brīdī, vienā brīdī mēs nonācām pie tā, ka sievai jāiet atpakaļ strādāt, jo viņa uz to brīdi nestrādāja, dēļ mums sīkie nadaptēji. Mums būtībā viņiem bija jābūt mājās un tā tālāk ar viņiem. Un tad mēs vienā brīdī sapratām, ka viņai jāiet strādāt. Tad, kad viņa aizgāja strādāt, es atradu, dabūju caur Twitteri, sarunāju no viena džeka, starp citu lielā Svetbankā kaut kādi tur šiškas, viņš man aizdeva velotašku, ko piekabināt aizmugurē. Cik reizes čortojos tos sīkos vilkdams, jau tā ir smagi, viņi tur kaut kādi 50 kg aizmugurē velkas. Un vēl viņi tur, protams, ne jau viņi sēž mierīgi, viņi tur ņemās ārdās, un tas ritenis tur raustās un lēkām un pabraukt nevar un pretvēju. Kā savādāk, ja ir mīnus? Paliek žēl, paliek žēl. Nu, kuru tas interesē? Kas motivē? Tas jau nav risinājums. Nu tas, ka tu saproti, ka nav citu variantu. Tev nav izējas. Man ir tālāk nopērkt drēku. Nu, tāpēc mēs esam visi šeit, protams, bet tu sakrītais sākas, vienkārši kaut kāds brīdis, ka tā laikās.
tas ir pa grūti varbūt nopirkt to visu. Bija brīži, protams, ka bija brīži, kad gribējās visam tam uzspļaut. Es vienkārši saprotu, mana motivācija, man vienmēr ir stiprā. Sataisiet grupiņu abas divas un Viņi jau daudz jau. Viņi nav Labi, jā. Daudz jau mēs aizbraucām. Nē,